Apvienības Latvijas attīstības progresa diskusijas, un šodien kā pēdējā diskusija par tiesisku valsti. Atšķirībā no drošības, piemēram, tiesiska valsts un izglītība ir jau gadu no gada mūsu redzes lokā, un Lauris Liepa, kas vada šo pētījumu šogad un arī iepriekšējos gadus mēs to atkārtojam, jo iepriekš ļoti liela progresa šai jomā nebija. Tā kā man ir prieks stādīt priekšā Lauri Liepa. Lauris jau saņēma kritiku no klātesošiem, kad neesot nevienas dāmas. Iepriekšējā panelī toties bija viņu vairākums. Toties Laurim ir 3, kā viņš teica, jaunāko, spējīgāko juristu paudze šeit. Tā kā lūdzu, Lauri, es turpmēr tu pats stādīs priekšā. Jā, paldies Ojānam Kehrim par pieteikumu. Uzreiz es varu pateikt, ka diskusijas nosaukums jau zinām mērā parāda vismaz sākotnēji plānoto tēmu, ka mēs runājam par tiesiskas valsts ceļu, uz kuru Latvija diezgan kapitāli atrodas. Par to nav šaubu, taču šajā ceļā, protams, ir grambas, oļi, dažāda veida apgrūtinājumi, kā jau tas uz Latvijas ceļiem, diemžēl, pēdējos gados ir ierasti. Un par tiem arī mēs gribētu runāt. Ņemot vērā, ka šī saruna ir kritiska, šeit piedalīsies tādi bargi kungi, taisnība Ojāram, jaunās paudzes, spožākie juristi. Tai pozitīvajai daļai mēs atstāsim dāmas, un nākamajā diskusijā noteikti arī viņas būs klāt ar konstruktīvo elementu. Šodienas diskusijā man laipni piekrita piedalīties 3 kungi, kurus arī droši vien nebūtu jāstāda priekšā nozares pārstāvjiem, jo visi ļoti labi pazīst. Sāksim tātad no diskusijas sarunu paneļa otra flanga, Edgars Pastars. Edgars ir strādājis, jau laikam varētu sacīt tā, visos Satversmē nostiprinātos konstitūtos. Tātad sākotnēji gan tiesu varā, Satversmes tiesā, tad, ja nekļūdos secīgi, Latvijas Republikas Saeimā, likumdevējā, Saeimas juridiskajā birojā, un pie likumu izstrādes, kas ir ļoti svarīgi šodienas diskusijā, un galu galā pie valsts prezidenta, tātad tajā vietā, kurā kautuvē radītie materiāli tiek nodoti arī izsludināšanai un šobrīd arī valsts kontrolē. Edgars ir arī diezgan bieži piekritis būt vērtētājs šiem procesiem no malas ar savu pieredzi un noteikti, ka visiem labi pazīstams, kā pietiekami kritisks un atklāts dažādu īpatno gadījumu vai notikumu vērtētājs Latvijas tiesiskajā laukā. Andris Grafs, mūsu nākamais paneļa dalībnieks, ir Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas vadītājs, Latvijas pārvaldes vadītājs, kurš ir uzaicināts un mūsu panelī piedalīsies par vienu specifisku un ļoti interesantu tēmu, kura, zinām mērā, paradoksāli, bet daudzus gadus nav bijusi pietiekami rūpīgi vērtēta juridiskā un teorētiskā kontekstā, proti par valstī piedarošo sabiedrību, valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. Latvija ir viena no tām Eiropas ekonomikām, tas, protams, nav izņēmums vai nav reti, kurā lielākā daļa nozīmīgāko saimniecisko uzņēmumu pieder valstī. Vēl 90. gados mēs būtu varējuši pateikt, joprojām pieder valstī ar domu, ka iespējams tie tiks privatizēti. Taču šodien tāda sajūta vairs nav, ka visi valstī piederošie aktīvi, Latvenergo, piemēram, vai, sacīsim, Latvijas dzelzceļš, varētu kādā brīdī tikt pārdoti. Valsts ir to īpašnieks un kā valsts ar tiem tiek galā, tā ir tēma, par kuru mēs tikai pēdējos gados esam nopietni ieinteresējušies, un Andris ir arī dalībnieks darba grupai un arī viens no likumprojekta autoriem par valsts kapitāla daļu, par publisko sabiedrību kapitāla daļu pārvaldību. Un mans kolēģis Kaspars Novicāns ir praktizējošs advokāts, bet kā viens no ļoti daudziem advokātiem, kas iziet ārpus savas konkrētās prakses, var teikt, pragmatiskās intereses, kurš ļoti aktīvi piedalās daudzos tajos arī likumdošanas procesos, kas ir saistīti gan ar civilu procesu, gan arī, un šodienas tēmas kontekstā tas ir īpaši uzsverams, maksātnespējas procesiem Latvijā. Vienlaikus arī maksātnespējas procesu labs pārzinātājs un arī administrators.
Tā skaitā tātad piedalījies šobrīd mūsu sarunas ietvarā vērtētā maksātnespējas likuma izstrādes darba grupā, un cik es saprotu, darba grupā, kas nekad nebeidz pastāvēt un kas joprojām arī tagad strādā pie likuma grozījumiem. Tātad piesakot šodienas paneļa dalībniekus, esmu jau norādījis tās 3 lielās tēmas, 3 pamatblokus, kurus mēs esam izvēlējušies kā nozīmīgākos no tieslietu jautājumiem, kurus Laimdotas Straujums valdība pagājušā gada pagājušā gada novembrī savā valdības deklarācijā iezīmēja kā lietas, kuras šī valdība grozīs, kurām tā pievērsīs īpašu uzmanību un kuras valdībai tātad noliekot savu mandātu, varētu būt sakārtotas. Varbūt tas ir pārāk ambiciozi teikts, taču katrā ziņā valdības deklarācijā ir pietiekami skaidri un noteikti solījumi, par kuru izpildi arī tātad ekonomistu apvienība, jāsaka, ir veikusi jau savus pētījumus, turpina pētīt un analizēt to izpildes kvalitāti. Un šodien šajā panelī mēs pieķersimies šiem 3 pamatjautājumiem. Tātad likumdošanas process un tiesu sistēma, tās reforma, valstī piederošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumu, maksātnespējas process. Šie jautājumi katrs būtu pelnījis atsevišķu apjomīgu nopietnu diskusiju. Mēs centīsimies būt pietiekami kompresīvi, tātad šajā visnotaļ īsajā termiņā katrs no runātājiem varētu vispirms par atsevišķo specifisko tēmu dot savas tēzes, savu skatījumu, un tālāk jau mēs iesaistīsimies tātad diskusijā gan šeit, šai pus panelī sēdošie, gan arī mūsu godātā auditorija. Kungi, tātad vārds Edgaram Pastaram. Labdien, vēlreiz. Es varbūt sākšu ar to, ka pirms kritikas devas izdarīt tādas atrunas, lai arī atbildīgais ministrijas, kur ar mani nācies strādāt ne tikai tajās Laura minētās institūcijās, bet arī izpildvaras institūcijās. Un arī saprotot viņus, kāpēc viņiem ir tik grūti bieži vien virzīt šīs reformas, jo es nosauku to procesu, kādā tiek virzīti likumprojekti un kaut kādas jaunās politikas iniciatīvas, ir par ideju slepkavu procesu. Idejas tur tiek saknē noslepkavotas. No sākuma ir jāsaskaņo kaut kas ar nozari, kura vēlās tikai vairāk naudu un lielāku autonomiju, pārmaiņas lielākoties nekad, vai vismaz tikai ārēji. Mums ir jāsaskaņo kā ideja autoriem kaut kādas savas risinājumi vecāko referentu līmenī, kuri baidās paši no sevis. Un pēc tam, kad šie 2 posmi ir izgājuši, jums ir paveicies, jums ir jāsaskaņo tas ar citiem politiķiem, kuru ir tik daudz, viņiem ir tik daudz dažādas intereses, ka bieži vien tas produkts, kas beigās sanāk, ir nelietojams, vai jūs jau pašā sākumā saprotat, ka šo procesu īsti nemaz nevēlaties sākt. Tāpēc jaunu ideju un likumprojektu kaut kādu pat inovatīvu, varbūt revolucionāru pārmaiņu virzību šobrīd Latvijas administratīvā un politiskā sistēmā ir ārkārtīgi sarežģīti, ja ne pat neiespējami. Vismaz to es varu spriest pēc savu gadu, pēdējo 12 gadu pieredzes, tā skaitā virzot mazāk aktuālas vai vairāk aktuālas jautājumus gan Saeimā, gan ministru kabinetāā. Un jāsaka, ka šis garais virzības process parasti ir pārāk garš prieks īsā ministra mūža. Un viņš nevar veikt daudz apņemšanos, viņš ātri beidz būt ministrs, kamēr šis process vēl tikai iekustējies. Bet tas, protams, nevar attaisnot nekā nedarīšanu. Jādara kaut kas ir. Un, ja mēs skatāmies, kas ir jādara, es gribētu pakomentēt 4 valdības deklarācijas punktus. Nevis runāt vispārīgi, bet konkrēts punkts, konkrēta atsauce, konkrēts komentārs. Pirms tam es gan gribētu piebilst, ka valdības deklarācija pati par sevi nav dokuments, ko apstiprina Saeima, ja kāds tā iedomājas. Tas ir tikai izdales materiāls deputātiem, kuru paraksta beidzot, to mums izdevās panākt likuma grozījumos, ka to paraksta visi ministri, bet man ir arī atmiņā gadījums, kad ir ministri, kuri parakstījuši valdības deklarāciju ar atrunām. Ja manai nozarē nesamazinās finansēm, tur vairāk par tik un tik. Protams, tas jau parāda to, cik lielā vienprātībā var dzimt valdība, amats un veicam darbu, bet tur būtu arī jāmaina akcenti, kā piemēram Lietuvā, ka uzsvars vairāk ir uz deklarāciju nekā uz citiem jautājumiem valdības apstiprināšanas laikā. Pirmais punkts, kas no tiesiskās iekārtas viedokļa būtu svarīgs, manuprāt, būtu jāsāk ar 117. punktu valdības deklarācijā, pie kura tapšanas kaut kādā mērā man būtu jājūtās nedaudz līdzatbildīgam. Tas ir, protams, par normatīvā regulējuma apjoma un normatīvu aktu skaitu samazināšanu. Mēs varam teikt, uzķūnēt tiesas, apmācīt tiesnešus, bet ja mums likumi mainās nemitīgi un haotiski, tā nekāda pienesuma nebūs. Nes biznesa sapratīs, kā viņam jārīkojās, nes tiesnesis, kā viņam jāspriež. Piemēram, 2014. gads krimināla likums ir grozīts 4 reizes.
Bieži vien tā, ja kāds izdara noziegumu, tad jau kā viņš to noziegumu izdara, jau ir cits krimināla likuma pāns bez mazā. Civila procesa likums 7 reizes. Ko es teiktu, likvidēsim Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas. Jo viņas atnāk cilvēki, kuri saka, man ir praksē tāda problēma, pagrozam. Nevajag. Vajadzētu pateikt, lielie likumi vienreiz gadā atveram, sapakojam un vairāk nē. Protams, kāds teiks, bet mums tur krimināla tiesībā tur kāda netāda tiesas spredums iznāk kādā rajona tiesā, netāds. Mēs uzreiz gribam kaut ko palabot. Tas nozīmē tikai to, ka sākotnējais teksts bijis kļūdains. Ja mēs visu laiku atbalstīsim grozījumus uz šīm fiksajām idejām, mēs atzīstam, ka mēs neizstrādājam pareizu sākotnējo produktu, jo visu laiku ir kaut kāda steiga, un tā kā zoba raušanas, zobārsts izrauj vienu zobu, tad gaida, kad nākošais sāpēs un raus to laukā. Tā nav pareiza pieeja. Un tāpat noteikti būtu jāpadomā par to, vai tiešām normatīvos aktus var sagatavot cilvēki, kuriem nav to kvalifikācijas. Piemērs, konkurences likums iesniegts tikko no valdības saimā, viņš jau tādā otrā lasījumā, viņš ir iesniegts tehniski noformulēt likumprojektu tā, kā saimā vispār nekad nav darīts. Iznāk, ka cilvēks, kas ir sagatavojis to likumprojektu, vispār nezina, kā raksta tehniski likumprojektus. Un tas ir izgājis cauri gan Tieslietu ministrijai, gan valsts kancelējai. Jautājums ir par to, tad, kāpēc šie cilvēki ir jāalgo un jāuztur, ja viņi nevar izdarīt tādas elementāras lietas. Var būt, ka viņi ir noguruši no liela likuma skaita, viņiem nav laika apskatīties, cik daudz viņi iet. Tas varētu būt ticamākais scenārijs, jo es neticu, ka viņi ir ka šeit var būt kāda profesionāla kļūda pieļauta. Un, protams, ka lielākā problēma ir normatīva aktu saskaņošanas process. Mums latviešiem laikam vispār ļoti svarīgs vai privātā telpa un runāties vienam ar otru ļoti negribās. Kā mēs darām, viens uzraksta ideāli jaunu ideju, likumprojektu, ir dzīvo tādā eiforijā, ka tagad valsts reformēs, valdības deklarāciju pildīs. Un ko dara vispārējie? Nesazinoties, nesarunājoties savā starpā, vienkārši saraksta atzinumus un pasaka visu, ko pat otru domā. Iebildumi, tad iebildumu kari. Un tad, kad visi ir pateikuši viens par otru vairāk nekā vajag, tad nāk kopā un mēģina saprast, tas ir tas vecāko referentu kompromiss, kā vienam otru no šī iebilduma nokāpt. Un beigās ir tā, ka tiek patērēta resursi un laiks, un beigās top nederīgs produkts. Tas arī tas, kas būtu jāmaina, liekot cilvēkiem vairāk sarunāties, pirms rakstīt iebildumus par kādu jautājumu. Tad te es redzu, ka šobrīd valdība ir apņēmusies šo normatīvā regulējuma haosu un apjomu mazināšanu, bet šobrīd tāda redzama progresa nav un nav jau vairākus gadus. Kamēr šo jautājumu vismaz mehāniski, kas saka, neatrisinās, tikmēr arī pārējie jautājumi arī tieslietu sistēmā viņi klibos. Bet, ja drīkst klausoties viens tāds komentāriņš, varbūt paldies Dievam, ka 1937. gadā pieņēma civil likumu. Savādāk, ja mums šādā bardakā būtu jāpieņem tik nozīmīgs normatīvais akts, acīm redzot, mēs pie viņa netiktu. Tas arī visu mantisku attiecību pamats gala beigās. Un ja šobrīd būtu tā jāatturās skarties šim likumam klāt, jo viņš tiek grozīts pēdējā laikā arī pārāk daudz, tā skaitā šos vecos principus mazliet jau, man nav pārliecības, ka, esmu redzējis dažus civil likuma grozījumus, kā es teicu, vārda matē aizstāšana ar vārda māte, lai gan likumā nemaz nebija tāda vārda matē, bet tas bija kļūdaini izdomāts. Tad es neesmu pārliecināts, ka civil likuma grozījumi vienmēr ir svēti līdz galam. Tas ir kā piemērs, tāpēc es pilnīgi piekrītu. Labi, jāsāk izprast ar to, kas vispār ir uzrakstīts, pirms viņu sākt grozīt. Un tā ir liela problēma. Grozam tā, uz intuīciju, un tad, ka viss balstās tikai uz intuīciju. Otrā lieta, ko noteikti vajadzētu pateikt no tiesas iekārtas sakarā, ir deklarācijas 116. punkts, proti, ka reformēsim tiesu sistēmu. Pirmā lieta, nekāda tiesnešu skaita palielināšana visu laiku mehāniski viņa nedos efektu. Nekas tāpēc, ka daudz tiesnesis ir bērnu kopš atvaļinājumā, tāpēc tas skaits nekad īsti nepieaug vajadzīgā daudzumā. Bet svarīgi ir akcentēt citu lietu daudz lētāk un pareizāk ir palielināt atbalsta funkciju skaitu tiesā. Tiesneši paliek, kas ir labāk atalgoti, vairāk profesionāli. Satversmes tiesas, piemēram, to parāda precīzi. Ja tev ir spēcīgs analītiskais kapacitāte, tu vari iztikt lielās lietu skaitā ar 7 tiesnešiem. Nav normāli, ka Latvijā ātrākā tiesa ir konstitucionālā tiesa. Parasti ir citādāk. Es domāju, ka tur tas iemesls ir konstitucionālā tiesa, atšķirībā no pārējām ir termiņi, kuros jāizskata lietas. Jā, tā ir vienīgā tiesa Latvijā, kurā ir termiņi. Varbūt ir vērts par to padomāt. Un tiesnesis viens pats, ja viņam ir atbalsta palīgs, kur viņš tam tiesnešu palīgam šobrīd nav jābūt juristam, tas pēc prasībām. Atalgojums lielākoties ir bišķi paaugstināts, par kādiem 6 vai 8% ir diezgan nožēlojams. Ja šis cilvēks būtu daudz labāk atalgots un augstākām prasībām, protams, ne tikai alga, jānāk līdz ar prasībām, arī tiesnesis varētu
spriest lietas ātrāk un viņam reāli arī deleģēt kaut vai to pašu motīvu daļas rakstīšanu. Ja tiesnesis zina galvenos punktus, piemeklē tekstus, atsaucas, faktu materiālus un atspoguļot spriedumā, var arī ne tikai pats tiesnesis. Nākamošais par tiesu sistēmas struktūru. Latvijā viņa ļoti unikāla. Ja mēs paskatāmies, apgabalu tiesu struktūra balstās pēc teritoriālā dalījuma, kāds vairs sen nav spēkā kopš starpkara perioda. Rajonu līmenis, kāds tiesām arī vairs nav, bet rajonu tiesas mums ir. Mums ir tiesu nami pēc Igaunijas parauga administratīvajās tiesās, un mums ir Rīgā veidots tiesu, kā viens Latvijas autoritīvs jurists saka, Rīgas tiesu rajonu robežas veidotas pēc komunistu skaita Rīgas pilsētās. Pēc būtības, tad ar ko mums ir 4 pieejas tiesu sistēmā, vai mums ir vienots skatījums, kā būtu darīt labāk. Varbūt visas tiesas nemaz nevajag, var tiesu skaitu varbūt mazināt vai kaut kā citādāk veidot. Tas ir jautājums, jo šobrīd, kas ir fundamentāli izdarīts, ir likvidēts senāts kā nosaukums. Bet nevis kā institūcija, bet kā nosaukums. Augstākās tiesas palāta lēnām mirst palātas, bet senāts vēl ir tikai. Tas šobrīd ir galvenā reforma. Juristiem ir jāmāk izravēt šo vārdu no savas leksikas, un tas ir ļoti sarežģīti. Un regulāri gadā pateikt, lai gan vairāk šādas institūcijas formāli pēc nosaukuma nav. Attiecībā vēl par to, ko Andris vairāk stāstīs par kapitālsabiedrību pārvaldību. No juridiskā viedokļa mums šodien izsludinājis valsts prezidents ar valsts pārvaldes iekārtas likuma grozījums, kur tieši paredzēti citādāki pamati un procedūra, kādā kapitālsabiedrības piedalās komercdarbībā, kā vispār valsts vai pašvaldības var veikt publiskas personas komercdarbību. Bet šis pāns, protams, dos efektu tikai pēc kādiem gadiem 5. Viņš ir novēlots un līdz ar to tūlītēju efektu neradīs. Un es teiktu, ka jebkādas izmaiņas šajā jomā būs tikai tad, kad politiķi no gaļēdājiem paliks par veģetāriešiem. Un šis process ir ļoti individuāls un nevienmēr ļoti strauji. Tas tāds man ievadam būtu viss paldies. Bet ir dažas tādas populāras tendences, un šobrīd būt par veģetārieti, turpinot tavu analoģiju, ir visnotaļ stilīgi. Mēs uz to varētu cerēt. Jā, tieši tā. Paldies, Edgar, par pietiekami interesantiem un es teiktu arī pārdomas rosinošiem piedāvājumiem. Pie tiem mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet es lūkšu Andri Grafu runāt tātad jau par specifisko jautājumu par valsts un vispār publiski, tātad arī pašvaldībām piedarošo kapitālu sabiedrību pārvaldi. Jā, tad šis jautājums arī ir diskutēts ļoti ilgus gadus, intensīvāk 10. un 11. gadā, līdz 14. gadā Saeima pieņēma jaunu likumu, kas sakārtos valsts uzņēmumu pārvaldību. Ļoti daudz dažādu aspektu, kas šajā likumā ir regulēti, un ko es gribu pievērst uzmanību droši vien tādiem 4 būtiskākajiem, un sākt ar to, ko izdarīja Lietuva, kur vienlaikus 10. gadā sāka diskutēt, kā sakārtot uzņēmumu pārvaldību. Lietuva neņēma visu pilno bloku, sākot ar padomēm, atklātību, atalgojumu un tā tālāk. Viņi izdarīja vienu ļoti vienkāršu lietu. Viņi sakārtoja atklātības un caurspīdīguma prasības, kas uzņēmumiem jādara, respektīvi ceturkšņu pārskati, kas tiek publicēti mājaslapās. Ir izveidota vienība zem ekonomikas ministrijas, kuru uzdevums ir reizi ceturksnī publiskot kopējo pārskatu, kā tad visiem valsts uzņēmumiem veicies un izdarīt attiecīgus secinājumus. Lietuva aizgāja vēl tālāk. Katru gadu publisko tādu kopējo pārskatu par visiem valsts uzņēmumiem, kur redzam rezultāti un kur valsts kā akcionārs var izdarīt secinājumus un pat izstrādā pārskatu par pašvaldībām piederošiem uzņēmumiem. Tas, kas Latvijas gadījumā liekas tāds ļoti, ļoti tāls sapnis, ka viens valdības institūts varētu apkopot visu informāciju par to, kā ir veicies pašvaldībām, nerunājot par to, ka nav šīs kopējās informācijas par valstī piederošajām kapitāla sabiedrībām. Un šis caurspīdīguma jautājums arī ir viens, kas bija likuma dienas kārtībā, un droši vien ir viena no tām lietām, kas ir vismaz šobrīd tāds tveramākais rezultāts no kapitāla sabiedrību pārvaldības reformas, jo jāpublisko kapitāla sabiedrības mērķi, jāpublisko rezultāti, finanšu mērķi, nefinanšu mērķi, un ja mēs katrs ieiesim katras valsts kapitāla sabiedrības mājaslapā, mēs šo informāciju varam atrast. Tikai jautājums, vai ir kāds analītiskais birojs, kas šo informāciju analizē un var izdarīt secinājumus no šīs publiskotās informācijas. Otrs, ko arī Edgars pieminēja, ir šie principi, kad vispār valsts drīkstētu iesaistīties komercdarbībā. Jums ir daudz gadījumi, ka viena pašvaldība sāk pakot ūdeni pudelēs un tirgot, un ka šis bizness neveicās, tad tiek pārmests tam, kad ir pārāk liela konkurence šajā segmentā. Ir arī daudz citi šie piemēri, kuros gadījumos vispār vajadzētu valstī iesaistīties šajā komercdarbībā. Un tas ir jautājums, kā valsts definē mērķus katrai kapitāla sabiedrībai. Mums ir viens Latvenergo,
ko valsts no šī uzņēmuma sagaida. Ja mums ir Dailes teātris, ko valsts no šī uzņēmuma sagaida. Ja mums ir viena lidosta vai ceļu satiksmes drošības direkcija, kas ir tas mērķis, ko šo uzņēmumu vajadzētu sasniegt. Un šie vispārējie strateģiskie mērķi vēl līdz šai baltai dienai definēti nav, vismaz viņi publiskoti nav, un kas arī viens no likuma tādiem pamatu uzstādījumiem, ka valsts kā akcionārs nosaka, ko ar katru uzņēmumu vajadzētu sasniegt, un pēc tam balstoties šiem strateģiskiem mērķiem varētu sašķirot. Šos uzņēmumus mums nevajag, tos mums vajag pārdot. Šos uzņēmumus mums ir nepieciešams stratēģisku vai tirgus nepilnības apstākļos attīstīt konkurētspēju, attīstīt darbības efektivitāti. Šeit ir šis labas pārvaldības vai korporatīvās pārvaldības loma ļoti, ļoti liela. Un ir uzņēmumi, kas visticamāk ir jāpārveido par publiskām iestādēm, publiskām aģentūrām, kas pēc būtības nav komersants, bet tā iemesla dēļ, ka nespēja samaksāt valsts uzņēmumiem adekvātas algas, ir šis kapitāla sabiedrības status, kas nedarbojas kā komersants, bet šis pārveides posms ir ļoti, ļoti sarežģīts. Uzņēmuma padoms. Visā droši vien tādā OECD valstu lokā un Skandināvijas piemēri ir tādi, ka tādā korporatīvās vai standarta korporatīvās pārvaldības struktūrā ir uzņēmuma uzraudzības padomi. Latvijā, pateicoties dažādām vēsmām no politiskiem spēkiem, šis institūts tika likvidēts. Tā iemesla dēļ, ka bija ļoti, ļoti liela vēlme ielikt sev zināmus cilvēkus, kas tad prātīgi uzraudzīja šos uzņēmumus. Ir vēlme šīs padomas atjaunot. Tam vajadzētu notikt sākot no nākamā gada janvāra. Un tad jautājums, kā izskatīsies šī padoma, kāds būs šis process, kā tiks atlasīti padomas locekļi. Un valdības līmenī šobrīd arī notiek šīs diskusijas par šiem principiem, vai tur būs neatkarīgie padomas locekļi. Ar neatkarīgo saprotot, ka tas nav saistīts ar akcionāru, nav saistīts ar pašu uzņēmumu, nav bijis revidents un tā tālāk. Kā veidosies šo potenciālo kandidātu saraksts? Tajā sākotnējā projektā bija interesanti, ka šis potenciālo kandidātu saraksts pēkšņi nokrīt no gaisa. Ko iedod kapitāla ministrijas, tur valsts sekretārs vai ministrs, iedod nomināciju komitejai, kuri sāk skatīt piemēram 5 kandidātus. Tas, ko arī no mūsu puses, no institūta puses mēs iebildām, un šobrīd ir panākts, ka tam jābūt saprotamam procesam, ir publiska pieteikšanās, ir personāla atlases kompānija iesaista, kas vismaz iedod sakarīgu bāzi, kur tādam vienam valsts sekretāram, kas atbild par uzņēmumu, akcionāru sapulcē, no kuras var izvēlēties. Tas trešais stāsts ir dividendžu politika, ko arī likums paredz patiesībā nomainīt šo līdzšinējo nepareizo pieeju, ka 90% ir jāizmaksā dividendēs un patiesībā valstī pilnīgi vienalga, cik ir liela peļņa, kāda ir investīcija plāni, kā šim uzņēmumiem ir sekmējies īstenot savus mērķus attiecīgajā gadā. 90% ir jāizmaksā budžetā. Un arī nākamā gada valsts budžets ir tāds, ka, ja bija plānots šo 90 slieksni, kas ir ļoti liels, samazināts uz 70%, tad, lai papildus budžetā ieņēmumi būtu 27 miljoni, tad tika saglabāts šis 90% slieksni no dividendēm. Kas, protams, no vienas puses macē uzņēmumus, kuriem nepieciešams lielas investīcijas, no otras puses nav šī individuālā pieeja, kas bija reforma pamatā, ka katrs uzņēmums izstrādā savu biznesa plānu, ir skaidri šie mērķi, un dividendžu politika ir pielāgota tam, gan nozarei, gan citiem aspektiem, kā šis uzņēmums strādā. Līdz ar to šī dividendžu politikas jautājums arī iezīmējas kā ļoti, ļoti aktuāls. Un visbeidzot, ceturtais, ko es gribu pieminēt, ir atlīdzības politika. Cik mēs maksāsim valdēm, cik mēs maksāsim padomēm. Un arī šī labā lieta likumā, kas bija iestrādāta, ka ir jāpēta tirgus praksi. Nevar būt tā, ka mēs nezinām, cik saņem līdzinieki tādiem lieliem koncerniem, kā Latvenergo, vai tas ir dzelzceļš, vai kaut vai tas ir tas pats teātris, vai satiksmes jomas uzņēmumi. Tātad izpētīt tirgu un maksāt zem vidējās tirgus prakses. Tas ir tas vidējais, tā temperatūra, kā notiek citās valstīs. Šobrīd atkal it kā tā ideja ir iestrādāta, bet kabineta noteikuma projektos ir izmantot koeficienti. Mēs ņemam tur 10, maksimālais 10 vidējās tautsaimniecības algas.
kas ir pieaugušas, bet nekāda pētījuma vai tirgus šis apskats joprojām nav. Līdz ar to, ja pirms kāda gada mediju telpā parādījās virsraksti, ka valsts uzņēmuma pārvaldības reforma ir izgāzusies, es teiktu diezgan citādāk, ka šī valsts uzņēmuma pārvaldības reforma praksē nemaz nav sākusies, ka ir tikai atsevišķi piemēri, kur mēs varam vērot rezultātu, bet lielie jautājumi, kas joprojām sakārtoti nav. Noslēdzot šīs manas pārdomas, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai tieši valsts augstākās amatpersonas uzņemās līderību par šo jomu. Un šīs līderības trūks, manuprāt, ļoti ar daudzos aspektos arī to, ko mani kolēģi šodien stāstīs, jo līderība, lai noturētu vai apturētu šo vēlmi politiskiem spēkiem nepieļaut nekādas labas pārvaldības principu ieviešanu. Respektīvi, tas, kas bija Saeimā diskusijās, tagad ierēģi lūdzu dodiet mums priekšlikumus, lai mēs politiķi neliktu uzņēmumu valdēs vai padomēs politiski motivētus cilvēkus. Tas nav jautājums ierēģim, tas jautājums valstī kā akcionāram, kāda šie spēles noteikumi vai principi, kādā šī pārvaldība notiek. Un, tas pats OECD pamatot kritiku izsaka Latvijas valstī, ir pamatots rekomendācijas, kas ir jāievieš, un tad tā ir tā politiskā izšķiršanās, vai mēs tuvinamies tādu attīstību to valstu klubam, kur šie pārvaldības standarti tiek vērtēti ļoti, ļoti augstu, vai mēs atsakamies no šī mērķa, ka mēs nespējam pamatlietas šajā valsts uzņēmuma pārvaldībā izpildīt. Lielas paldies par diezgan konspektīvu to problēmu pieteikumu. Man ir uzreiz vairāk jautājumu, taču tos es pataupīšu pēc tam, kad mēs iziesim cauri visam šo 3 problēmu jautājumu blokām. Tā kā, ja ir vēl kādam arī kaut kas iekrājies, tad tūlīt pie tā ķersimies. Kolēģis Kaspars Novicāns, tātad par maksātnespēju. Ko valdība ir solījusi, kā tas izskatās šobrīd un ko varbūt mēs redzam, kādas perspektīvas ir grozījumiem maksātnespējas tiesiskajā regulējumā? Jā, paldies par vārdu. Faktiski attiecībā uz maksātnespēju šodien sabiedrībā ir tik daudz informācijas. Varētu teikt, katru dienu ir kāds medijs, kurš kaut ko uzraksta, vai televīzijā, vai vēl kaut kur. Līdz ar to es domāju, mēs pat esam aizvirsuši lielā mērā, kas ir ticis solīts šajā valdības deklarācijā. Līdz ar to es varbūt atgādināšu, jo savādāk tā informācija telpā ir ārkārtīgi plaša un bez mazai visi varbūt iedomāsies, ka par ko visu ikdienā runā, tas ir arī solīts. Faktiski solīts tikai kas, kad izstrādāt tādā, respektīvi, citai pabeigsim darbu pie maksātnespējas procesa administrātora darbības tiesiskā regulējuma un maksātnespējas procesa uzraudzības sistēmas pilnveidošanas un kreditora aizsardzības stiprināšanas tiesiskās aizsardzības procesos. Faktiski uzstādījums pēc savas būtības ir ļoti vienkārši, ļoti saprotams. Ja vien laika periodā pēc tam, kad tapa šis uzstādījums, nebūtu zināmā mērā notikuši 2 tādi diezgan, manuprāt, nozarē darbojoties, 2 tādi ļoti nozīmīgi notikumi. Pirmais notikums bija valsts kontroles nākšana klajā ar viņas viedokli un pētījumiem par problēmām maksātnespējas tiesībās. Un otrs, tas varbūt ir mazāk zināms, arī es viņu kā dokumentu neesmu lasījis, bet es esmu piedalījies konferencē, kur tika prezentēts, ja nemaldos, tas bija valdības vadītājas Straujamas kundzes pasūtījums vienai auditoru kompānijai, laikam Deloitte, uztaisīt pētījumu par šo te situāciju, kādā mēs esam, kāda ir tas stāvoklis un varētu teikt, cik tas melns ir vispār šajā situācijā. Ja? Un teikšu godīgi, ja valsts kontroles šos secinājumus faktiski visi ļoti daudz dzirdējuši, un viņi patiesībā arī ir faktiski pateikuši, ne jau administrators ir tas, bet tā ir sistēma, bet šis pētījums, ko Deloitte ir veikusi, viņi faktiski nākuši klāt ar vispār graujošiem cipariem, ka tas sanāk, ka maksātnespējas process kā tāds nodara zaudējums apmēram par 1 miljardu gadā, laikam, tautsaimniecībai. Laikam 400 miljoni, bet mums bija diskusija vienā no Ekonomikas apvienības fórumiem ar ministru Gerhardu, kurš iezīmēja, ka lauvas tiesa šo te grandiozo zaudējumu skaitu 100 miljoni radušies dēļ konkrēti viena maksātnespējas procesa. Bet katrā ziņā tajā konferencē bija uzstādījums virsraksts 1 miljards gadā, tas ir tas, ko mēs zaudējam maksātnespējas procedūrās. Ņemot vērā, ka bija šie 2 notikumi, ja, faktiski, es domāju, mēs esam arī nākam pie tāda secinājuma, ka diez vai ir bijis pareizs šis uzstādījums.
valdības deklarācijā, jo faktiski viņš ir balstīts uz vienu apstākli. Slikts administrators, tiksim galā ar administratora personu, ar viņa personību, respektīvi uztaisīsim viņu atbildīgāku, godīgāku, uzrakstīsim vienā normā, tev jābūt tādam, otrā tev jābūt tādam, uztaisīsim oficiālu amatpersonas statusu, faktiski mēs atrisināsim problēmas. Tur vēl minēta problēma attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesā stiprināt šos kreditoru aizsardzības instrumentus. To diezgan viegli atrisināja, ielika vienu normu, ka administrators tiesīgs ir pirmšķietam pārbaudīt prasības, bet arī faktiski par to īsti neviens nerunā. Un kā finālā, esot šādam uzstādījumam, man neviļus nāk prātā tāds secinājums, bet tāds salīdzinājums no medicīnas. Man vecākiem ir ārsti, tāpēc man tā medicīna tāda zināmā mērā tuva joma. Faktiski, kas notiek, ja sabiedrībā ir ļoti slikts veselības stāvoklis? Mēs ar ārstiem varam darīt, ko gribam. Mēs viņus varam pataisīt par valsts amatpersonām, par vēl kaut ko. Ja pati sabiedrība nerūpējas par savu veselības stāvokli, tā mirstība būs liela un ārstu mēs pie tā nevarēsim vainot. Mēs nevarēsim vainot ārstu, ja pie ārsta ieradīsies, pieņemsim, vīrietis 60 gados, kurš 40 gadus no tiem ir nosmēķējis, un viņam ir 4. stadija vēža, 2 mēneši vai pusgads viņš aizies. Faktiski šāda situācija mums arī ir maksātnespējas jomā. Administratoram, no kura tagad prasa izdarīt pārcilvēcīgo, lai valstī nav šie milzīgie miljardi zaudējumos, viņam nāk procesi pēc procesa, kuros aktīvi ir 0, kreditoru saistības ir miljoni, 100 000, un viņš jau izdarīt tur nekā nevar. Līdz ar to faktiski jāsāk būtu ar šīs problēmas izpēti, kādēļ mums ir šāda situācija, kad mums nonāk uz maksātnespēju uzņēmumu, ar kuriem nevar izdarīt neko, pilnīgi kaut vai administrators būtu superamatpersona, viņš neizdarītu neko procesā, kurā nav nekā. Ja tur ir 0 aktīvu, tur ir kreditoru prasījumi paliks neapmierināti. Un te zināmā mērā varbūt gribu atsaukties uz Edgara pašā sarunas sākumā teikto, kad mums ir ļoti liela tendence, tiklīdz mēs sajūtam kaut kas nav kārtībā, mēs sākam momentā grozīt normatīvos aktus. Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir noticis maksātnespējas jomā, es teikšu godīgi, ja man kādreiz uzdod jautājumu, jo mums paralēli mēs strādājam ar 3 likumiem, ja man uzdod jautājumu dienā, kā jādara tādā situācijā, es saku, man jāpaskatās vienā no tiem likumiem. Es jau vairs neatceros. Vai arī atkal jāsāk šķirstīt šos nemitīgos grozījumus, kur maksātnespējas likums pēdējais ir atvērts vaļā. Faktiski, tā mūsu sāpe attiecībā uz maksātnespējas nozari, es domāju, tas, ka tajā laikā, kad nāca šī spēcīgais impulss, ka kaut kas jādara, jo kaut kas nav kārtībā, tas būtu apmēram sakristu ar krīzes laiku faktiski, kad mēs sākām. Tas bija tūlīt pēc krīzes. Jā, kad mēs saistīts ar vairākiem smagiem procesiem, kuros patiešām varēja varbūt pamanīt, ka administrators ir rīkojies, var teikt, uz likuma robežas. Tieši tā, jā. Un tad bija tādi 2 asi cirtieni. Viens bija 2007. gadā pieņēma jaunu maksātnespējas līgumu, viņš padarbojās 3 gadus, vēl kaut kas notika, pieņēma atkal pilnīgi jaunu maksātnespējas līgumu, un atsaucoties uz to pašu, ja viņš būtu kvalitatīvs, visi visu laiku, protams, saka atbildīgās nozares, saka, likums ir labs, slikti piemērotāji, tad mēs vienmēr, bet kāpēc viņš visu laiku atvērts? Kāpēc visu laiku, kā ir kaut kāda problēma, mums ir nemitīgie grozījumi, bet tam tie grozījumi parādās ne jau tā, kad izdomā problēmu loku, noliek uz lapas un tad izliet tādu normālu likumdošanas procesu. Ja? Bet faktiski tie grozījumi, tie būtiskākie parādās 2. lasījumā, 3. lasījumā, un tas trakākais, ka mēs visvairāk cīnamies tās sekas, ja ir nevis tiem pārdomātajiem, tiem vajadzīgiem grozījumiem, kuru dēļ atvēra to likumu varbūt tai vaļā, bet ir tieši tiem, kuri iestartēja tai pēdējā brīdī, tai 3. vai 2. lasījumā, piemēram, šis amatpersonas stāsts. Viņš uzpildēja tā, ka neviens nepaspēja pateikt pat, ka nākamajā dienā jau jāiesniedz bez mazvēra deklarācija, protams, nebūtu noticis. Faktiski absolūti neizdiskutēta tēma, kura zināmā mērā ir paralizējusi pašu problēmas būtību, jautājumu būtību, jo faktiski mēs saprotam, ar to statusu mēs tāpat neko nepanāksim, bet pati problēma ir norakta.
Viņi ir norakti, jo mēs visi esam fokusējušies uz to, kā tagad būs. Advokāti varēs būt amatpersonas vai nevarēs būt amatpersonas. Nu, vai mūsu šī praksa atbilst Eiropas praksē vai neatbilst. Līdz ar to mēs enerģiju tērējam tur, bet pati lieta nemaz nav izārstēta. Un es pat teiktu, viņa nav sākta ārstēt. Līdz ar to, piemēram, ja man jāsaka vērtējums par to, kas ir šogad izdarīts, es pat negribētu īsti vērtēt, tāpēc, ka manā izpratnē nav nekas izdarīts. Bet nevis tāpēc, ka slikti kāds kaut ko darīja vai slikti, pieņemsim, atbildīgās institūcijas darbos, es uzskatu, bija slikts uzstādījums. Un nākamajam periodam, es uzskatu, būtu jābūt tādam pārdomu periodam, kurā ievelk vienkārši gaisu, nevis rausta likumu visu normas visos virzienos, un mēs saprotam, ko mēs gribam izdarīt. Kāpēc mēs varējām pirmos 10 gadus strādāt ar vienu likumu, nevirinot viņu vaļā? Un, godīgi sakot, arī šodien nereti nākas dzirdēt tiesnešu nopūtu. Kāpēc mēs nevaram strādāt pēc tā vecā likuma? Bija tik visiem viss bija skaidrs. Kāpēc mums tas viss bija jāsajauc ar šiem likumiem, kur nevienam nekas nav skaidrs? Mans viedoklis, ka būtu jāievelk tāda elpa, jāpārdomā, kur mēs esam un ko mēs vispār gribam sasniegt. Un es domāju, noteikti jāņem vērā ir profesionāļu. Šī situācijā es teiktu valsts kontroles šis te secinātais un arī zināmā mērā Deloitte veiktais pētījums un jāizdara no tie secinājumi un tad tikai jāgriež. Nevis 7 reizes jāuztaisa 7 griezumi un tad tās lapiņas pēc tam jāmēģina līmēt kopā, bet nogriežam vienreiz. Tas ir labs priekšlikums. Sliktāku piemēru, kā maksātnespējas jomu, laikam vispār grūti atrast no normatīvā regulējuma. Ja jums ir, iedomājieties, jūs esat tiesnesis, vienalga kāds profesionāls, jums ir 3 paralēlie tiesiskie regulējumi jāpiemēro. Atkarībā no tā, kad tas process ir. Kad tas noticis, un viņi pēc tam ir atšķirīgi. To praktiski nav iespējams. Galvā viņi sajūpinā brīdī. Bet tur ir vēl viena nianse. 3 maksātnespējas likumi, tas ir nieks. Bet mums jāņem vērā, ka katram maksātnespējas likumam civil process apakšē, mums maksātnespējas procedūras norit tiesā. Jā. Un mums ir tāds princips, ka faktiski procesuālā tiesība norma ir spēkā laikā, kurā viņa ir ierakstīta procesā, bet šī situācijā mums tas princips nedarbojas. Tiesneši vēl kārā vecās civil procesa likuma redakcijas, mums arī viņas kuras nav viegli atrast. Jā, jo tieši tā, jo tie vārdi, kas ierakstīti pēdējos 2 likumos, respektīvi viņi vairs nav atrodami tajā procesā. Pieņemsim, sanācija, mierizlīgums, vēl kaut kas, jūs varat procesu, tur viņu nav. Kolēģis Kaspars Nocāns ļoti precīzi parādīja, ka šeit ir tāda haotiska kustība, kura faktiski drīzāk ir kā tāda atbilde, kā cenšanās lāpīt problēmu, kura nav tik maza, bet kura ir patiesībā nopietnāk un būtu jālāpa savādāk vai jālikvidē savādāk. Jums katram, man bija jautājums vispirms Edgaram, pēc tam to pašu es gribēju jautāt arī pārējiem kolēģiem par stratēģiju. Kādā veidā mēs nonākam pie stratēģijas, kura nav atkarīga no, teiksim tā, zinām mērā kaut kādām akūtām vajadzībām, kuras parādās, bet reizē arī pazūd ar valdības demisiju? Vai ir iespējama kontinuitāte? Protams, ka ir iespējama ar neatkarīgi no tā, vai valdība mainās vai nē. Viss atkarīgs no tā, pirmkārt, no tiem politiķiem, kurus ievēl Saeimā vispirms, un vai viņi uztur principialitāti, vai viņi prasa to pašu civilu procesu neatgrozīsim 7 reizes, tas būs 1 reizi gadā, un vairāk mēs nepieņemsim, un arī paši nerosināsim. Un tāpat maksātnespējas jomā ir kaut kāds plānošanas dokuments sagatavots vai nav. Šobrīd nav. Visa jomas būvniecība ir veidota uz intuīciju, uz sarunām, bet tur nav nekādu analīzes, kaut kādu rādītāju, zinātniskā pamatojuma vai kaut kāda ekonomiskā pamatojuma. Vienkārši tā, mēs fokusējamies uz procedūrām, tāpēc, lai būtu procedūras, bet uz ko tad viņas ir vērstas? Šobrīd uz ļaunu administratoru apkarošanu. Un valsts amatpersonu status ir, viņš jau neko neārstēs. Viņi grib pateikt, ka naps tiek galā ar visu esošo pār 10 000 amatpersonu uzraudzību, pieliks viņiem vēl klāt dažus. Tāpēc es teiktu, ka tas ir, politiķiem pašiem ir jāprasa, lai būtu ilgtermiņa plānošana, viņiem pašiem uz viņu ir jāpaļaujās, nevis to jāuzskata tikai kā traucēkli politisko lēmumu pieņemšanā un neveikt kaut kādas darbības, kuras nav no sākuma izvērtētas un pamatotas, nevis tā. Ideja ir, darām. Jā.
Jautājums Andrim Grafam par to, ka, zinām, mērā tika pieminēta arī OECD. Savā ziņā tāda maigā roka, ja tā varētu izteikties, kādēļ Latvijā pēkšņi mēs sākam rosīties un sakam, varbūt jāpaskatās nopietnāk uz to valsts kapitāla daļu pārvaldību. Vai šeit būtu maldīgs pieņēmums, ka, zinām, mērā spaidu kārtā tātad valdībai būtu jārēķinās ar ekonomiskiem procesiem, tātad ekonomiskā vajadzība, uz kuru nevar atbildēt ar, var teikt, politiskām kaprīzēm, jeb mēs nevaram paļauties un teikt, ka tirgus visu sakārto šeit, ka tomēr arī būtu jāiesaistās juristiem? Es domāju, mums tā domāšana droši vien nav tik liberāla, ka tirgus pats spētu šīs lietas sakārtot. Un otrs, valsts uzņēmumu blokā ir pietiekami daudz tādu strateģiski svarīgu jautājumu vai pakalpojumu vai preču, kas valstī ir nepieciešama, ko tirgus vienkārši nespēja saražot, jo ir tās investīcija apjoms ir tik liels, ka tirgus to neizdarīt. Par to stratēģiju bija tavs jautājums. Piemēram, valsts uzņēmuma pārvaldības stāstā bija divas koncepcijas, ko valdība apstiprināja, kas gāja ļoti, ļoti smagi. Balstoties šīm koncepcijām tapa jauns pārvaldības likums, kas atšķīrās no abām apstiprinātajām koncepcijām. Stipri atšķīrās. Tad, kad šis likums tika apstiprināts valdībā un aiznests uz Saimu, tas likums palika vēl citādāks un vēl tālāk no abām apstiprinātajām koncepcijām. Man liekas, tā problēma tāda, ka lai arī cik daudz labi ir pētnieki izpētījuši un pierādījuši, kā tām lietām vajadzētu būt, tā politiskā realitāte ir tāda, ka to dokumentu vai koncepciju, kāpēc vispār kaut kas bija jādara, ka viņš paliek kaut kādā otrajā plānā, tad, kad tas nonāk katrā no lēmumu pieņemšanas posmiem. Un tad tas otrs tas aspekts ir, piemēram, kodai valdības darbs tiem pašiem valsts uzņēmumiem par kārtību, kā tiks nominēti valdes vai padomes locekļi, ir zināms ministrs kārtības rullis, kādā notiek saskaņošanas process. Pa termiņiem, datumiem, saskaņošanas sanāksmes, tur ir 5 dienu laikā. Ļoti, ļoti ir regulēts, un kas ir tādas no nevalstisko organizāciju puses ļoti saprotams, kurā brīdī es varu iesaistīties. Un tad notiek tā, ka ir saskaņots projekts, ar ko ir apmierinātas visas puses, un tad tas nonāk valdībai dienas kārtībā, tad ir koalīcijas padome, un tas projekts izrādās valdībā tiek apstiprināts cits nekā saskaņošanas procesā ministrijas un iesaistītās puses ir vienojušās. Respektīvi, tas arī tā politiskā debata, manuprāt, nāk pārāk vēlu, jo tai būtu jābūt sākotnēji. Piemēram, kungi un dāmas pasakam, ko mēs sagaidām šiem valsts uzņēmumiem, pēc kādiem principiem šos normatīvos aktus vajadzētu. Un tad ir ierēģu armija, kas izstrādā šo priekšlikumu, ir pētniecība, ir citu valstu prakse, un tad šis produkts, ko ir skatījuši juristi un apstiprinājuši un saskaņojuši, tiek virzīts tālāk pieņemšanai. Tas ir kaut kāds arī tur pazudis tulkojumā šī sadaļa. Tātad pareizs process, faktiski, kuru nevar ietekmēt ar atsevišķām spontānām kaprīzēm. Jā, es teiktu tā, ka ja ir valsts intereses, tad valsts interesēm jābūt definētām ar leģitīmu lēmumu. Nevis valsts intereses nosaka viens cilvēks, kuram šķiet, ka man jau tā ir bijis, vai man šķiet, ka tā vajadzētu. Tas ir leģitīms lēmums, kurš ir arī jāizpild. Jautājums kolēģim Kasparam Novicānam par to, kas ir šobrīd tas glābiņš no situācijas, kuru var saprast, mēs faktiski stiegam aizvien dziļāk un dziļāk iekšā. Vēl viena interesanta lieta, kas pagaidām vēl nav pieminēta, kas Atvērsmes tiesa šobrīd izskata, ja nekļūdos, 2 lietas. 2 procesi ir par maksātnespējas administratoru status, kas ir saistīts tātad lielā mērā ar vienu no problēmām, kas tika ievārīta pagājušā gadā, tā pietiekami nedodot iespējamo likuma darbības pēc pieņemšanas modulējumu. Kas notiks vispār? Kas notiks, ja no administratoru pulka aizies, piemēram, lielākā daļa no advokātiem, kuri neapšaubām ir a priori kvalificēti un atbildīgi profesionāļi? Kas notiek? Kas notiks? Jā, atbildot uz jautājumu pirmo daļu, faktiski būtu tādas pārdomas par 90. gadu vēsturi, kādreiz, kad mums sāka darboties jaunais civillikums. Ja? Mums, paldies Dievam, sāka darboties civillikums. Nevis jaunais, bet 37. gada civillikums atjaunājās spēkā stāšanās kārtība. Mums tas bija jaunais. Mums tas bija kā piemērotājiem jaunais. Un tad, teikšu, paldies Dievam, laikam profesoru orgānu vadībā bija darba grupa, kur uzrakstīja komentārus. Faktiski pateicoties šiem komentāriem, kuri ļoti ilgu laiku dzīvo faktiski neizbaidītā redakcijā, mēs zināmā mērā atradām atbildi uz kaut ko neskaidru. Iedomāsimies situāciju, ja mums nebūtu bijis šo komentāru.
Katru otro dienu kāds būtu aizskrējis un pateicis, zināt, es te nekā nesaprotu, acīm redzot, tas ir jāizgroza. Līdz ar to te mēs iegūstam ļoti svarīgu atbildi uz to, ka ļoti liela nozīme ir zinātnei nozarē. Tiesību nozarē ļoti liela nozīme ir speciālistiem, kuri komentē, analizē, izsaka savu viedokli par situācijām, par normām, par vēl kaut ko. Rezultātā vācas tāda kritiskā masa, 5, 10 gadus, un tad jau mēs varam saprast, vai nu kaut kas ir jāizgroza likumā, vai kaut kas nav. Ko mēs redzam maksātnespējas nozarē? Mums bija 96. gada likums, kurš darbojās, faktiski tā 10 gadus rupi viņš nostādēja. Faktiski tas bija tas laiks, kad jaunajai juristu paaudzei, kas izskolojās jau, var teikt, no A līdz Z, kur jau, kā saka, apņēmības pilni būtu, varbūt sākt kaut ko pie zinātnes arī šajā jomā strādāt, tas likums vienkārši pazuda. Nav vairs likuma, par ko varētu būt kāds uzrakstījis komentārus. Pieņēma nākamo likumu. Tas 3 gadus atkal pazuda. Man kolēģi pirms kaut kādiem gadiem, 3, 4 aicināja, varbūt mēs mēģināsim savest kārtībā arī šo nozari, radīt kaut kādas vadlīnijas, lai nebūtu tā, ka visi grābstās kā mirons, kā saka, tumsā pa svecēm. Sāksim rakstīt komentārus arī maksātnespējas likumam, lai būtu arī fundamentāli tas, bet kas notika paralēli, viņu sāka grozīt. Un šajā situācijā tu saproti, kā es varu pieķerties kādam pantam klāt, ja viņa rītā vairāk nebūs. Vai tas pants vispār, viņš pavisam savādāk faktiski nolaižas nozare. Faktiski šobrīd mēs 20 gadus mēs esam darbojamies nozarē, kurā nav speciālistu viedokļa komentāru par problēmu jautājumiem. Tāpat mēs varam pašķirstīt jurista vārdu. Cik mums ir bijušas zinātniskas publikācijas attiecībā uz maksātnespējas jomu? Ja mēs paskatāmies Eiropā, Vācija, Šveici, visur, tur ir tāds apskaužams apjoms, ka katrs komentē šo te, līdz ar to viņiem nav nepieciešamība to darīt. Tāpēc, ka tas ir ilgāk spēkā, ja varbūt vienkārši ir lielāka tā kritiskā masa, kas darbojās? Es domāju, jāsavācās kritiskai masai, normai jāpastrādā kādu laiku, tiesu prakse. Faktiski mums Latvijā, lai par kaut kādu jautājumu izveidotos tiesu praksē, mums faktiski jāpiet 5 gadi. Prasība tiesā iztiesājas 1., 2. instance, un tad nāk faktiski mums vēl jāierēķina tas laiks, kamēr vispār saprata celt pat prasību, necelt prasību, un kur radās šī. Līdz ar to faktiski tas ir tāds cikls, faktiski 2007. gads, kad mēs nomainījām likumu, bija tāds loģiskais laiks, ka būtu jānāk šiem te komentāriem, šiem zinātnē, bet vienkārši likums pazuda. Nāca jauns likums par visiem citiem principiem. Vai zinātnieki var glābt šo procesu un palīdzēt Tieslietu ministrijai noturēties pret vētrām arī plašākā skatījumā? Zinātniekiem ir svarīgi, lai pirmkārt jau zinātnieku darbu neviens īsti negrib apmaksāt, tīpaši no ministrija puses. Jautājums, kā jau mēs iepriekš runājām, ja par to nemaksā valsts, kas tad par viņu darbu maksā? Jā. Varbūt kāds tomēr maksā? Jautājums, kas? Tātad darba grupas, kurās mēs tik aktīvi esam aicināti piedalīties, zinām mērā prasa mūsu laiku, un lai šo laiku uzskatītu par jēdzīgu pavadītu, skaidrs, ka tu skaties apkārt. Tā ir tāda kritiska, tas neatkarības jautājums. Atgriežoties pie tā sākotnējā uzstādījuma, tātad, ko valdība ir apsolījusi, tātad, man jāsaka tā, labā ziņa tā, ka pēdējās valdības ir aizvien pagarinājušas vidējo valdības darba laiku Latvijā. Tātad savā ziņā mēs ejam uz tādu nedaudz stabilāku posmu. Ko vispār valdība var izdarīt savā laikā un ko būtu realistiski solīt? Jo ikreiz, kad mēs skatāmies uz solījumiem, mēs redzam, ka tiek apsolīts vienmēr mazliet vairāk nekā realitātē tiek izdarīts. Ja? Varbūt tad vispār nevajag solīt, kā jums šķiet. Varbūt vajag izdarīt un tad parādīt, mēs to izdarījām. Valdības deklarācija kā dokuments ir vajadzīgs un tajā apņemšanās ir nepieciešama. Citādāk jau tai valdībai zūd kaut kāda praktiska jēga. Tas, ko es redzēju kā problēma, arī strādājot prezidenta kancelē, tīpaši, kad valdības tika stādītas jaunas, tad var redzēt, ka tajās deklarācijās grib sarakstīt visu. Tādā veidā, lai ierēdnis, tad katrs varētu savu plānošanas dokumentu, savu nodaļu vai savu departamentu, tur kaut kā savu uzdevumu atrast tajā punktā, ka es tur strādāšu. Man liekas, ka viņas ir pa garu, objektīvi. Mana pieredze liecina tā, ka ministrs nevar izdarīt tur vairāk kā tādu 1 vai 2 lielas, pat ja viņš tik daudz izdara lielas reformas. Līdz to tas valdības darbu saraksts ir, viņš ir baisi liels, viņi varētu mēģināt. Ir jau, man liekas, tendence, labi, būs viņi koncentrētākas ir palikušas tās deklarācijas. Bet pa lielam ir bijušas deklarācijas, kuras ir rakstījuši ierēģi un politiķi tikai, kas saka, salikuši akcentus un izlabojuši komotus. Un aizstājuši labāk vārdus, kuru viņi saprot, bet nevis tos, kuru saprot tikai ierēģi. Drīzāk te būtu jābūt koncentrētākam darba sarakstam, jo
un uz to arī jāfokusējās. Viņš ir nedaudz pa izplūduši, vajadzētu tā kā tuvāk. Un tad, kad tas uzdevuma deklarācija ir tik izplūduši, tad ministriem bieži vien parādās sava dienas kārtība, kura deklarācija mēs nevar atrodam. Un tad tā sākās. Tā laikam ir lielākā pretruna, ka tu redzi, ka valdība darbojās kaut kādā, lietojot tādu barbarismu, free flowtā. Ja viņi iet pati savā gaitā. Protams, dokumentāli to visus punktus var smuki atrakstīt. Tā nav problēma. Rīcības plāna izpilde, viss ir ļoti precīzi, pa datumiem, punktiem. Tā nav problēma. Jautājums, vai saturiski tā virzība notiek un vai uz papīra viss ir ideāli, es teiktu, kārtībā. Jā. Bet labi, jautājums Andrim varbūt tāds nedaudz skatoties zvaigznēs. Vai šobrīd mēs varam runāt par to, ka tātad esošais valsts, nu teiksim, tas pūrs, kas mums glabājās, ja, tātad ir ļoti vērtīgi biznesa aktīvi, ja, kas šobrīd pieder valstī, vai tas ir stabili, ja tomēr šī situācija varētu mainīties, vai ir par šo jautājumu kādu apsvērumu? Jo pašlaik šīs valdības viens no uzdevumiem, protams, ir arī vērtēt, ko darīt ar diviem telekomunikāciju uzņēmumiem, kur viens diezgan aktīvi vēlās konsolidāciju, apvienošanos, skatoties uz kaimiņu valstu piemēriem, otrs turās pretī un saka, nē, patērētājiem ir labāka konkurence. Vai tā arī ietilpst, vai tas arī ir pārvaldības jautājums, un vai tas ir kaut kas, ko valdībai būtu jādara, jeb kā šai valdībai labāk pateikt, nē, mēs par to negribam izteikties, jo tas ir karsti. Jā, nemaldos, LNT un Telekom lēmumu pieņem 96. Kāds var pielabot. Man liekas, tā apņemšanās privatizēt šos te uzņēmumus. Man liekas, tas ir stāsts par to, kā tiek nodefinēti, atkal atgriežoties pie principiem, kuros gadījumos valsts iesaistās komercdarbībā. Un šis saraksts valsts uzņēmumiem, kas ir aptuveni 70 pilnīgi valstī piedaroši, viņš nav statisks. Visnotaļ nē. Es domāju, ka ir jāvērtē noteiktā regularitātē tas pamatojums, vai joprojām šim valsts uzņēmumam vajag būt pilnīgā kontrolē. Iespējams, arī lielākiem uzņēmumiem daļu vajadzētu kotēt biržā, piesaistīt papildus investors, ar to uzlabojot šo korporatīvo pārvaldību, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta. Es domāju, tas noteikti nav statisks stāsts. Varbūt situācijas, ka, piemēram, Rail Baltica ir ļoti labs piemērs, ka 3 valstu valdības izveido šo uzņēmumu, kas tagad būvē šīs sliedes, un tad attiecīgi parādās vēl jauni strateģiski projekti, kur valsts iesaistās un atkal ir īpašnieks. Tā kā noteikti šīs izmaiņas, es domāju, ka būs. Katra valdība droši vien sagatavoja šo valdības deklarāciju, pievērš uzmanību šiem jautājumiem, bet tikai tā problēma droši vien tādas valdības deklarācijas, un man kā lasītājiem ir, kā tu konkrēti tur izmērīs, vai kāda ir tā izpratne par punktiem veicināt, attīstīt, sekmēt, sakārtot un tā tālāk. Ja pat, teiksim, valdošā koalīcija, teiksim, katram politiķim ir savs viedoklis par to, ko šis vārds veicināt nozīmē. Un, teiksim, biznesa organizācijās tie saucamie smart mērķi, kur tur ir izmērami skaidri un tā tālāk. Tad jautājums, vai šie uzstādījumi valdībai pietiekami skaidri un konkrēti, pa kuriem arī būtu vienkārši atskaitīties pēc tam vēlētājiem un parlamentam, kas šo valdību. Tiem ir jābūt konkrētiem, protams. Viņiem būtu jābūt konkrētākiem. Protams, tā problēma ir tik īsā laikā nodefinēt ļoti konkrētas mērķus bez zināšanām. Es pieņemu visās tajās jomās, kur valdībai šis darbs jāveic, ir sarežģīts. Īsumā sakot, kā teica viens, kādā klasiskā literatūrā Ostapas Benderis, ka tuvāk ķermerim, kas saka, ir vajadzīgi šie formulējumi. Tas ir vēl viens tāds vērtīgs ieteikums. Man ir jautājums par iespējamo tiesas ietekmi uz valdības plāniem un valdības deklarāciju. Maksātnespējas joma ir tieši tā, kurā mēs redzam vistiešākā veidā tātad šīs divas tēzes konfrontē. Tātad ir kaut kāda valdības apņemšanās, valdības realizācija savā īpatnā veidā un tātad iespējamais tiesas darbs. Mēs redzējām vēsturiski jau tātad pensiju lietu pēc krīzes, vai tātad tiekot galā tām krīzes sakām, kur tiesa ļoti skarbā veidā parādīja, ka valdībai nav tiesība rīkoties pretiesiski. Vai bija kādas sekas? Es domāju, ka nē. Ja, tātad valdība nedemisionēja, neatvainojās par to, ka tā ir pieņēmusi apzinātu jau a priori pretiesisku lēmumu maksāt nespēju. Tātad tiesa var lemt vienā vai citā. Es domāju, Satversmes tiesa vienā vai citā variantā, kā tas varētu ietekmēt šo valdības darbu ar maksātnespējas regulējumu. Attiecīgi gadījumā, ja tiek atzīts, ka valdība rīkojās pareizi, jā, administratori ir maksātnespējas administratori ir amatpersonas, tātad daļa no valsts ierēģņa aparāta, ja tā varētu brutalizēt. Ja? Vai arī plāns B saka, nē, valdība kļūdījās, administrators ir brīvs, neatkarīgs profesionāls un nedrīkst būt amatpersona. Kā tas varētu ietekmēt tālāko
likteni? Manuprāt, dzīve neapstājās. No brīža, kad faktiski advokāti un citi administratori cēla prasību tiesā, dzīve neapstājās. Bet ko varēja vērot, bija tāda ļoti liela abstrahēšanās no citu problēmu risināšanas. Tā, jūs esat vērsušies tiesā, visi mēs šos jautājumus, mēs nediskutēsim par to, vai amatpersonas status ir labs vai nav labs, lai izspriež tiesa. Neskaitāmas reizes mēs vērsāmies, bet pagaidiet. Normu pieņēma bez diskusijas. Normu pieņēma bez diskusijas. Iesniedza dienu pirms vēlēšanām, nobalsojot, tas acīm redzot bija skaisti. Mēs tīri cilvēcīgi visi saprotam, tautai vajag asinis. Šāda norma bija faktiski dievīga. Norma kā asinis? Jā, tieši tā. Asinis nolaišana varbūt. Vai tvaika, respektīvi, viņa bija ļoti pateicīga tajā brīdī, par normu nediskutēja. Saku, lūdzu, diskutējam, jā, lai Satversmes tiesas skata, neatkarīgi no rezultāta, iespējams, mums vajadzēs tomēr kaut kādu mīklu, vajadzēs mums, kuru pēc tam izcept. Sākam, bet ir totāla norobežošanās no, varētu teikt, Tieslietu ministrijas vispār diskutēt par jautājumu būtību. Mums pat ir izveidota, Tieslietu ministrs izveidojas ir šo te, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, kaut kādu krīzes darba grupu, vēl kaut kādu, kurā te varbūt mēs tagad atradīsim šos te konceptuālos jautājumus, kāpēc mums tiesiskās aizsardzības procesiem pilnīgi neveicas nekādā gadījumā. Mums tā statistika ir tik milzīga. Kas ir noticis ar ģimenes maksāt nespējas, arī vienu vārdu likumā, kurš faktiski uztaisīja tādu problēmu, ko, man liekas... Spontāni parādījās ģimenes maksāt nespēja, kas nekur nav paskaidrot. Nekur nav paskaidrot, nav nevienas citas tiesību normas, kas to vispār regulē, kas vispār tā ģimene ir. Jā, kas ir ģimene un kā tāds jūs maksāt nespēja? Itāliski paskatīties. Jā, itāliski ģimene būtu viens. La familia. Jā, līdz ar to faktiski mēs esam šajā situācijā, kad ir redzama tā norobežošanās, un te tagad būs tas kaut kāds laimes lācis atnāks tajā dienā, kad Satversmes tiesa iznesīs nolēmumu. Es uzskatu, ka jādiskutē arī pat, ja Satversmes tiesa, piemēram, pasaka, ka valsts tā drīkstēja rīkoties, jo viņa drīkstēja. Valsts bieži vien daudz ko drīkst, ir situācijas, kurās ir arī kaut kas tiešām ļoti nopietnas, kā kara darbība, vēl kaut kas jāpasāk, jo drīkstēt jau drīkst. Bet tāpat svarīga būtu atbilde, vai tas ir vajadzīgs un vai tas ir tā mērķa sasniedzoši. Jo, ja Satversmes tiesa pateiks, formāli jūs drīkstat, un tas tā kā bija, tas nedod uzreiz pretī to, ka tas bija pareizi. Jo nevienmēr drīksti pareizi. Līdz ar to tai diskusijai ir bijuši jābūt. Mēs faktiski esam gadu zaudējuši jau vairāk šobrīd, jau no 25. septembra, jau ir novembris, mēs esam gadu un 2 mēnešus, mēs vispār neesam sākuši par to diskusiju. Mums nav bijis neviens zinātnieks, neviens administratīvo tiesību speciālists. Es esmu mēģinājis uzrunāt daudzus cilvēkus. Lai to nerakstu es kā administrators, jo tik līdz es to uzrakstīšu, pateikšu, bet tur ir rāža kāja. Lai to uzraksta kāds no malas, piemēram, neatkarīgu redzējumu, kā izskatās maksātnespējas procesa administrators valsts amatpersona. Kur ir tā robeža, cik tālu valsts iesaistās, vai ir riski, vai nav riski, vai tas ir efektīvi, vai nav efektīvi. Faktiski nevienas tādas zinātniskas publikācijas vērtējuma analīzes nav bijis. Tas ir tas sliktākais. Mēs šobrīd runājam arī par maksātnespējas procesa jautājumu, ka valsts amatpersonas status administratoram ir galvenais jautājums. Tas patiesībā vispār nedrīkst būt jautājums šeit. Vēl nav par citām. Šis pēc būtības ir margināls jautājums, pacelts uz altāra pie debesīm, ka tas ir tas galvenais. Un par to vēl noteikti Satversmes tiesas tiesvedība. Bet tas, kas ir liela problēma, kas kā sistēmisks trūkums arī tiesiskas valsts jautājumos ir, ka tiesas ļoti bieži gan administratīvā, gan Satversmes tiesas saka, jūs tā, valstī ir rīcības brīva, tā principā darīt drīkst. Vai to vispār vajag, konkrētā gadījumā tiesa to nevērtēs. Bet principā valstī ir rīcības brīva. Un lietas par tiesisko paļāvību, par valsts rīcības brīvu dažādās citās jomās, privātpersonas lielākoties zaudē šobrīd. Un tas aizvien vairāk iedrošina ministrijas veidot jaunas iniciatīvas, kas drīkstēt principā drīkst, bet vai vajag? Tas jau ir, tad nozīmē, ka mēs griežam skruvi stingrāk un stingrāk. Un tad arī zūd arī privātpersonu nedaudz motivācija vērsties tiesā. Ne tikai tāpēc, ka lieta izskata ilgi, bet tagad arī tāpēc, ka arī pēc tiem gadiem neko nesagaidīs. Un tikai cerēt uz Strasbūru, tur ir garšīgi krosāni kafija, bet tas nav lēti un nav ārti. Un tas var arī neatrisināt to specifisko jautājumu, kas laika ziņā jau nokavēts. Es jau jūtu, ka ik pa brīdim ir komentāri no mūsu auditorijas. Varbūt, ka jūs varat palīdzēt mums diskusijas tālākā risināšanā.
Mani dzird, ja? Edmunds Krastiņš. Viens tāds ātrs un vienkāršs par to kapitāla sabiedrību pārvaldību. Nu, tā es nemāku tā atrast īsto vārdu, kā runātājs tam vienai problēmai pieskārās tā viegli, teiksim. Bet, manuprāt, tur ir viena struktūrāls trūkums visā tai sistēmā. Redziet, ir tāda grupa uzņēmumu kā teātri un slimnīcas. Un diez vai mēs domājam, ka teātris, piemēram, privatizēs vai operu. Slimnīcas varētu privatizēt, bet nedarīs to vismaz pārskatāmā nākotnē. Un jūs tā viegli teicāt, tie teātri, viņi taču var pārveidoties tur par aģentūrām vai kā. Bija mēģinājums, opera bija vienu brīdi, valsts iestāde vai aģentūras precīzi neatceros. Viņai nācās atgriezties pie uzņēmuma, jo uzņēmuma darbība ir elastīga un teātriem, operai un slimnīcām nepieciešama elastīga darbība. Viņi nevar iet uz ministru kabinetu apstiprināt visus savus cenrāžus, tur katru nieku mainīt un tam līdzīgi. Savukārt, ja viņi ir uzņēmumi, pie mums kapitāla sabiedrība tiek saprasta kā veidojums, kas orientēts uz peļņas gūšanu. Respektīvi, ir peļņa, tad jāizņem dividendes. Kā mēs zinām, operai 100 000 izņēma. Varbūt neizņēma, beigās atdeva. Arī slimnīcām. Manuprāt, šeit ir pazudis vai jāmaina kaut kāda regulācija valsts pārvaldes sistēmā, vai arī jāatgriežas pie vēl viena veidojuma, kāds kādreiz bija, bet tika nepārdomāti likvidēts, neko nedodot vietā, tie bija bezpeļņas uzņēmumi. Un, kur mērķis nevis peļņas gūšana, bet kaut kāda tā kā slimnīcām, veselības pakalpojumu sniegšana, arī ASV daudz bezpeļņas slimnīcu. Un viņiem nav jāmaksā nodokļi. Ja viņiem nejauši gadās kādā gadā peļņa, viņi nevar izmaksāt dividendes. Arī tai skaitā. Šāds viena lieta, ko es gribēju vērst uzmanību un uzdot varbūt arī jautājumu. Otra lieta, pirms nakšanas uz šejieni, es izlasīju 2 jautājumus, kas saistīti ar tiesisko regulējumu globālās konkurētspējas indeksā. Kā jūs zināt, tā nav gluži tā kā temperatūras mērīšana ar termometru, bet tā kā eksperta aptaujāšana, līdz ar to var būt zināmā mērā subjektīva, attiecīgi tajā valstī varbūt eksperti, ko aptaujā, viņi dzīvo kaut kādā vidē, un kur viņu domāšana ietekmē, viņi līdz ar to atbild attiecīgi. 2 jautājumi, kas tur par Latviju ir. Cik efektīva ir juridiskā sistēma uzņēmumu konfliktu un problēmu risināšanai tiesiskajā sistēmā? Latvijai 112. vieta. No 140 valstīm kopā. Jā, viņa tāda nemainīga diezgan. Igaunijai, piemēram, 39. vieta. Un tas nemainās mūsu šī situācija. Otrs jautājums ir, cik efektīva ir juridiskā sistēma pret arbitrāriem, tātad patvaļīgiem valdības lēmumiem. Tas, ko jūs šeit runājāt, ka valdība patvaļīgi izlem, tiesības viņai lemt ir, bet vai vajag? Latvijai ir 81. vieta no šīm 140 valstīm. Igaunijai 25. vieta. Risinājumi var būt dažādi, bet šī ir liela problēma Latvijas konkurētspējā. Jautājums, vai tā ir objektīva, tad ir viena risinājuma vajadzīga. Ja tā ir subjektīva, tad arī citi risinājumi vajadzīgi. Piemēram, sabiedriskās attiecības ar cilvēkiem, kas ir tie eksperti, kas vērtē. Jā, paldies Edmundam Krastiņam. Es varbūt pavisam ātri atbildēšu uz pēdējo no jautājumiem. Jā, un tad uz visiem kopā mēs, lai notiek. Kad jūs uzdod daudz jautājumus, tad dažreiz var izvēlēties, ko atbildēt, ko nē. Kā to valdība mēdz darīt? Varbūt, kad es ceru, ka Edmunda jautājums jūs atcerēsieties, bet man ir par līdzīgu tēmu. Gan uzreiz gribu teikt, ka, manuprāt, tiešām paldies par ļoti kvalitatīvu diskusiju, un arī, protams, ka šie visi 3 virzieni ir, viņi, teiksim tā, viņi ir katrs pats arī par sevi svarīgs. Un, protams, ka, es ceru, mēs neesam katastrofāli. Edmunds minēja viens no sliktākiem datiem, kur mēs esam 80. un 112. laikam vieta, bet, kopumā mēs esam tur tā kaut kur tanīs indeksos, jau jūs zināt, esam starp tur vienalga vai OECD vērtējumā vai Davos Pasaules ekonomikas fórumu vai citos kaut kur ap tiem 20, 30 un tā, bet, lai mēs būtu tuvāk valstīm uz ziemeļrietumiem, tas ir Skandināvijai, ASV, Šveicei,
tad es ceru, ka tiešām tās diskusijas un es redzu šeit potenciālu, kad mēs varētu tam tuvoties. Bet konkrētāk, es arī par Andra tematu, par valsts uzņēmumu pārvaldīšanu, par cik šeit 90. gadi tika piesaukt dažkārt, tad es tiešām labprāt atceros to, ka mēs ar Edmundu bijām ministri tajā laikā. Man bija uz galda divi lieli izaicinājumi šajā jomā, bet pirmais bija privatizācija, un par to tika radīta ļoti pamatīga pakete. Es saprotu, ka privatizācija nekad viens pilnīgi nebūs laimīgs, bet tomēr vidējā un mazā, manuprāt, mēs esam ļoti liels veiksmes stāsts. Un, teiksim, pa lieliem tur vienmēr varēs diskutēt, bet bija uz galda arī paketi un izpratni īstenībā tajā laikā par OECD prasībām vai OECD rekomendācijām, pareizāk teikt. Un viņas tai starpā nav mainījušās, jo tā lieta jau ar valsts uzņēmumiem nekas tanīs vadlīnijās nav mainījies. Tā izpratni toreiz bija. Bet laika un enerģijas pietrūka, varbūt atšķirība arī, ka tagad mēs gribam iestāties vai pievienoties, tad tā varbūt ir zinām cerība, ka tā OECD runga būs tāda, kas vai vēlme tur iestāties, kas tolaik mums viņa dokumenti bija pieejami, bet mēs nebijām iestāšanās procedūrā. Bet par pašu, manuprāt, tā sāls galvenā. Par šo valsts uzņēmumu pārvaldības. Un tajā laikā, protams, tika paņemts pēc tam, tā kā likums par valsts īpašumu fondu tur gan tomēr tapa, bet ļoti īss, ja salīdzina privatizācijas paketi. Attaisnojums, protams, tam, ka mēs domājam arī, ka viss ātri tiks privatizēts un valsts uzņēmumi būs maz, bet mēs redzam, ka viņi ir un viņi saglabājās, bet pēc tam, tika kāda daļa tika paņemta un tika paņemts uzņēmuma padomes, kas noteikti ir pareiza un vajadzīga forma, bet kura tika diskreditēta visā pilnībā tajā laikā, kad, manuprāt, toreiz es nezinu, kā tagad veiksies, vai pilnīgi godīgi varēs šobrīd būt, kad padomju nominācija būs brīva bez politiskās ietekmes. Gribētos ticēt, bet es pat nezinu, vai tas kaut kādā veidā izdosies. Tajā laikā tas nevarēja izdoties un neizdevās, bet vismaz sākumā, manuprāt, kas bija un kas ir arī ļoti svarīgi, kad būtu profesionālais līmenis padomes locekļiem. Proti, kad juridiskās, finansu, ekonomikas, reputācijas prasības un zināšanas, to, ka viņu rekomendētu tā laika ministrs, vai tā laika premjerministrs, vai tā laika pat nozares ministrs, var būt, sevišķi, ja tiek ņemts varbūt no saraksta, kur gan arī tur visi grib arī no partijas vai kas būtu iesnieguši. Bet, protams, kad nav aizliegumi profesionāliem juristiem vai profesionāliem finansistiem vai kas ir citu uzņēmumu privāto padomēs, ko mums uztaisīja, ka viņi nedrīkst būt šajos. Un tas tik protams, kad viņiem, ja tādā gadījumā mums padomas ir, tas ir profesionāls darbs valsts uzņēmumu padomēs, tad, protams, ka tie būtu cilvēki, kas vienkārši tur ir ielikt no partijas, un tad vienīgais, kas interesē, sadala sportam un mākslai, to gada beigās, kad ir tas un pārējais par uzņēmumu stratēģiju. Bet, lai gan par stratēģiju jūs minējāt, par stratēģiju būtībā ir vienkārši OECD rekomendācijās, ja politiķi vai valdība nav uzstādījusi mērķus. Viņai tiesības, protams, to izdarīt, kā īpašniekam uzstādīt mērķus, kuri ir publiski redzami un zināmi. Un tad arī, bet ja viņi nav uzstādīti, uzņēmums ir jāvada tāpat kā jebkurš tirgus dalībnieks, kā komerciāli ieinteresēts uzņēmums. Un būtu jau ideāli, ja to padomas locekļu algas un motivācija varētu tā, protams, nav arī privātā sektorā viegla lieta, bet ja to izdotos sasaistīt ar šiem rezultātiem. Tā kā es jums tiešām vēlu sekmes, pat nezinu, vai tas ir cik daudz jautājums vai komentārs, bet tā mums bija
mums bija pieredze iepriekšējā panelī, kur arī politiķi un tādēļ, ka beidzot sāksim runāt varbūt atklāt par tām izglītības lietām. Manuprāt, ja šeit būs izlikšanās, kā jūs teicāt, ja to saraksts no kaut kurienes nokrīt, diezgan skaidrs, no kurienes viņš krīt. Bet vai es saku, vai politiķi būs gatavi vienoties par to, ka nē, mums nebūs ietekmes uz, ja par to var vienoties ļoti skaisti. Ja par to nevar vienoties, tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi vienoties par tiešām, un par šiem augstiem profesionāliem kritērijiem tiem cilvēkiem, un, protams, ka tur ir līgums un kontrakts, ka nekādā gadījumā, jo valdības mainās, ļoti bieži pārāk bieži, bet uzņēmumu vadībā ir jābūt, vienalga 4, 5, 6 gadi, un tā jau arī OECD praksa, ka nākamais ministrs nevar viņus visu reiz nomainīt. Kad viņš var, tad, kad iznāk 4 gadu termiņš, viņš liek atkal kārtējo priekšā. Cerams, ka tā, zinām, civilizācija tur var būt, jā. Jā, es varbūt viens īsts komentārs par Andra tēmu un tad jautājums Edgaram. Tur likvidējot padomus jau nekas nelikvidējās. Tur viss aizgāja, kā teikt, tika politiskie ielikteņi, izmantojot personāla atlases kompānijas, tās pašas, kuras pieminētas ielikt valdēs. Un personāla atlases kompānijas kalpoja tikai un vienīgi kā piesegums tam visam stāstam pēc būtības, par nožēlu. Bet tas tā. Jautājums man Edgaram. Pats es bijis procesā, kas saucās satversmes tiesa, likumdevēji, kā teikt, apcirknī un arī prezidenta kancelējā, un es nevaru piekrist vairāk, kā tu teici, un labāk vienkārši to grūti noformulēt, ka tā ir viena ideju kautuve. Brutāla ideja kautuve. Un man liekas, ka tajā likumdošanas procesā, ja Saeimā pēc būtības, vispār tēma, kas saucās konceptuālā domāšana, ideju apspriešana, debatas, ir izpaliekoši kā būtība, kā suga. Tas nav tikai Saeimā, valdībā, diemžēl tas ir tas pats. Jā. Abās un tā problēma ir tad, kad tu nonāc, piemēram, es esmu budžeta komisijā un nonāc budžeta komisijā, tad tur tas process ir komatu un pieturzīmju skaitīšanā, nevis runāšanā pēc būtības, kas tad ir tajā pašā likumā un ko mēs vēlamies sasniegt ar to. Esot visā tajā stāstā iekšā, pats, pietiekoši ilgu laiku, kā tev liekas, ko varētu izdarīt un ko vajadzētu izdarīt, lai kaut mazliet to konceptuālo domāšanu un ideju apspriešanu tajā likumdošanas procesā tomēr varētu iedzīvināt Saeimas līmenī un valdības līmenī. Es zinu, man te ir pārmetuši iepriekš, ka jūs jau esiet eksperti un jums jāskatās, kas ir nepareizi un ka nevajag uzdot jautājumus, ko vajadzētu darīt, jā? Bet tomēr es ceru, ka tu neteiksi, ka tu neatbildēsi uz šo jautājumu. Jā, mēs atbildēsim. Ja pašlaik nav jautājumu, tad varbūt mēs sāksim. Ja? Un droši vien, ka svaigāk būs, ja mēs ejam ar pēdējiem, galvenais neaizmirst tie, kas mums bija adresēti. Tad... Es tāpat sākšu ar, man 3 tad īsti par to aģentūrām, kapitāla sabiedrībām. Ja, man liekas, es nezinu, kā 10. vai 15. reizē to saku tiešām, tas, ka tas aģentūras status nav joprojām tik pievilcīgs. Un viņā ir, tad, kad kapitāla sabiedrība, kura taisās reorganizēt pa aģentūru grāmatu, tad es aiziet un uzzina, kas viņam būs jādara, tad, kad tā būs aģentūra, viņš ir kāds cits darbs, ko es varētu darīt šajā institūcijā. Tas ir stāsts, ka tā cita planēta, uz kuru būtu jāpārceļās, tad tā kapitāla sabiedrība, viņa nav sakārtota tādā veidā, lai viņa būtu pievilcīga tur pārcelties. Un tā bijusi vienmēr lielākā problēma, es pilnīgi piekrītu, ka uzņēmuma formā darboties ir brīvāk, un būtu jārada, nezinu, kā to formu saukt, tāda, kas varbūt nevar šo peļņas gūšanas raksturu, bet kura pēc būtības sniedz šos publiskos pakalpojumus pietiekami elastīgā veidā, nevis tik formāli. Un par to valdību, savukārt otrais jautājums par to valdības patvaļas novēršanu, kā es jau sākumā arī teicu, ka man liekas, galvenais ir, ka tiesām ir jābūt nevis, teiksim tā, izbeigsim to valsts vilkšanu laukā, ko tiesas darīja krīzes laikā. Krīze ir beigusies, beidzam, punkts. Nevalkam to valsti laukā, tad, kad viņa nav argumentu, un tad vienkārši valk aiz matiem. Tur to ieņēmuma dienestu tiesa laukā vai citu kādu institūciju, kas kaut kur pārstāv valsts intereses,
tiesa rada viņu vietā argumentus. Nesakiet, ka valstī tik liela rīcības brīvība, jo viņi izmantos viņu divreiz vairāk nekā viņi atļaus. Un beigās tā skrūve pievilksies tā, ka valdība šis patvaļas indeks tikai ies uz negatīvo, tāpēc tiesām ir jābūt skarbākām pret valsts institūcijiem. Tikai tas viņas māca, un tas ir izveidojis daudzas citas Eiropas valsts par tiesiskām valstīm. Ne jau karaļi viņas izveidoja. Karaļiem vajadzēja nocirst galvu un tiesām izmācīt karaļa administrāciju. Tad viņas lēnām kļuva par tiesiskām valstīm. Anglisaušu sistēma, kas tiesas jau principā. Tiesneši ir kaut kā jāmāca, jāmotivē, jāatrodās, bet tas ir... Neatkarīgi tiesnešu paudze, tā varētu teikt. Maksātnespējās tiesu vara, tiesas funkcija procesā ar pēdējiem 2 likumiem faktiski ir arvien samazināt. Un ja mēs no tādas teorijas viedokļa paskatāmies uz to maksātnespējas kopumu kā tādu visu kopā, ko es ļoti bieži esmu uzsvēris, mēs esam aizgājuši mazliet nepareizu ceļu, jo no tīri tiesu varai iekļautam, pakļautai sistēmai, kas ir maksātnespējas process, tiesa pasludina, tiesa uzrauga, tiesa izbeidz. Mēs esam aizslīdējuši izpildu varā iekšā. Mums tagad pāraudzība no maksātnespējas administrācijas, mums nāk arvien lielāks uzsvars un faktiski notikusi tiesu varas un izpildu varas saplūšana, un vairāk īsti neviens nezin, kurā varā mēs darbojamies. Arī pat faktiski, ka mēs vēršamies maksātnespējas administrācijā ar jautājumu, sakiet lūdzu, pēc kāda procesa mēs izskatām šos visas sūdzības, ko jūs skatāt, kas tas ir par procesu, saka, tas ir tāds paveids. Starp civilu procesu un administrāciju. Tieši līdz ar to, faktiski, te jau ir tā atbilde, ka mēs esam aizbraukuši, faktiski tik līdz mēs iebraucam šajā izpildu varā, tur, kur faktiski tiesu varas funkcija vistīrākā mums sāk rasties šīs ļoti lielās problēmas. Tāpēc maksātnespējas process, lai viņš būtu efektīvs, lai viņš būtu ātrs, viņam jābūt tiesā. Tiesa, mēs nedrīkstam prezumēt, ka tiesa nav taisnīga vai tiesa slikta, tad domājam kaut ko citu. Mūsu tiesiskā valstī mēs drīkstam dzīvot tikai pēc pārliecības, ka tiesa ir taisnīga un tur mēs saņemsim šo taisnību. Ja mēs dzīvojam pēc pārliecības, ar tiesu kaut kas nav kārtībā, tāpēc viena valsts aģentūra savedīs to visu kārtībā, es domāju, ka ir jau problēmas mums pašiem ar demokrātijas principiem. Līdz ar to, lai runājot šaurāk par maksātnespējas procesiem, es domāju, mums jāatgriežas, vai jāstiprina tiesas, lēmumu pārsūdzamība, lai nav tā kā bijis līdz šim visu laiku, pirmos 10 gadus, kad iestrādājās, ka vienā tiesā, faktiski apgabalu tiesā tas notika, nekas nekur nepārsūdzējās, tā kā tāda sava veida sula veidojās. Uztaisam pārsūdzamos tiesu nolēmumus, bet nepinam iekšā izpildu varu tur, kur ir tiesu varas funkcija vistiešākajā veidā. Pat trešo jautājumu, ka Vātnišana, tas ir tāds baigi, tāda riktīgā bumba, nevis jautājums. Principā tas ir, mums ir jāpārdefinē viss process no sākuma līdz beigām, un politiķiem ir jāpasaka, ka mēs gribam citādāk strādāt, mēs gribam sākt ar idejām, runāt par idejām, un izpildījums ir cits, un izpildījums nāk pēc tam. Procesa pārdefinēšana principā, vai es domāju, ka tāda tuvākā laikā varētu notikt, es varu dažas lietas uzlabot nedaudz tajā visā pasākumā. Kā es teicu, likt ierēģiem vairāk sarunāties, pirms rakstīt atzinumus, vairāk pacelt līmeni augstāk, kad problēma izdebatē no sākuma. Piemēram, valsts sekretāri nevis atstāja vienojas ar referentiem, kuriem pateica, nedrīkst piekāpties ne par soli. Un tad tu sarunā, ka te uzsūta suņus, rejošus suņus, kas katra institūcija pasaka, ne, mēs savu pozīciju nedosim. Kā tu savu ideju? Viņi tiek turpat arī apēsta. Viņi ir beidzās. Un Saeimā ir vajadzīgs vairāk analītikas, jo tur šobrīd ir vairāk tehnikas. Tabulu izskatā, balsošanas mašīnas izskatā, bet aizvien mazāk ideja. Un es domāju, ka politiķiem gribētos arī, vismaz lielai daļai, es ceru, ka arī parunāt par idejām, nevis tikai tehniski. Ļoti izdevīgi ir ļoti izdevīgs tehnisks parlaments, kuri, tur tikai nobalsos ideāli. Patiesībā parlamentam pašam vajadzētu aizvien vairāk stāties pretī un teikt, ka mēs gribam vairāk runāt par saturu. Bet tā ir, tāds konsensus par politiskā šī likinoša procesa pārdefinēšana. Es pagaidām tādas indikācijas neredzu, jo visiem ir izdevīgi, kā ir. Varbūt ne visiem, bet lielai daļai ir izdevīgi, kā ir. Es vairāk no tāda filozofiskā aspekta raugoties šo izvirzīto problēmu. Vai nav tā, ka mēs šobrīd esam sabiedrība kļuvuši nevis par likuma cienītājiem, bet par likuma pavēlniekiem mēs gribam kļūt.
Tiklīdz problēma, ar ko mēs netiekam galā, mēs sākam demonstrēt savu varu, mēs viņu grozam. Viens aizsūt priekš, man taču ir var, es viņu izgrozīšu. Tas nekas, ka es viņu nesapratu, es viņu izgrozīšu. Un faktiski, zināmā mērā mums ir zūdot cieņai pret likumu. Mēs faktiski kļūstam par sākam demonstrēt savu varu, ka mēs spējam viņu izgrozīt. Un tas tik vienkārši. Tāpēc mums ir nemitīgie likuma atvēršanas, katrs demonstrē savu spēju. Katrs lobijs demonstrē. Es te izdaru tā, un likums ir izgrozīts. Es izdaru tā, likums ir izgrozīts. Kāds klasiķis teica, ka likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet zināšana gan. tad es teicu, ka šis būtu labs, ja tu esi tas, kas cep kotletes, tu zini, kas ir viņās iekšā un ka tev viņas nav saistāši. Pie pārvaldības jautājuma Krastīna kungam bija droši vien pārāk virspusējs tas komentārs iespējams bija, jo neviens, es domāju, nav pašmērķis pārveidot vienu valsts uzņēmumu par aģentūru. Tas jautājums pēc būtības ir tas, ka ja uzņēmuma reģistrs var strādāt tādā statusā, kā viņš sniegt valsts pakalpojumus, ir citi līdzinieki, kas pēc būtības sniedz līdzīgu pakalpojumu, bet ir kapitāla sabiedrības statusā, kur tie divi argumenti ir elastība un atalgojums. Nu, tas ir tāds konceptuāls. Uzņēmuma reģistrs sniedz fiksētus pakalpojumus atšķirībā no teātriem. Nē, tas nav, es domāju, nav stāsts par teātriem. Ir jautājums par to pašu ceļu satiksmes drošības direkciju un uzņēmuma reģistru. Vienkārši salīdzinām, kas ir tipveida pasākums, viens kapitāla sabiedrība, viens valsts pārvaldes iestāde, abi strādā efektīvi. Risinam. Tas otrs po OECD, atgriežoties arī jūsu kolēģi diskusiju, reiz 10 gados tiek precizēta korporatīvās pārvaldības vadlīnijas. Reiz 10 gados. Tad 10 gadi ir tas periods, kad OECD valstis mēģina ieviest šos pārvaldības standartus. Un runājot par padomēm, ko Kehra kungs pieminēja, ir šis vismaz pirmais priekšnosacījums izdarīts, kad arī cilvēki no privātā sektora, no biznesa var kļūt par padomes locekļiem. Tie ir februāra grozījumi interešu konfliktu novēršanas likumā, kas vairs nesašaurina šos potenciālo kandidātu loku tikai no valsts pārvaldes, jo iepriekš tiešām tā tas bija. Tad šobrīd ir šī savienošanas opcija ar privāto biznesu. Un, es neesmu naivs un nedomāju, ka pēkšņi visi politiķi vienosies un neliks politiski motivētus cilvēkus, vai kas ir bijis vienmēr. Ir jautājums, kā nodrošināt šo padomes darbu objektīvāk. Un viens no šiem instrumentiem ir iecelt gan no ministriem, gan no ministrijām, gan no pašu uzņēmumu neatkarīgus padomes locekļus. Un noteikti, piemēram, ka šī norma ir trešdaļa, šī norma ir puse. Tas padomes darbs būs objektīvāks. Tā pieredze Lietuvā strādā gan viņas pašvaldībā, gan viņas valsts uzņēmumos, ka vismaz ir noteikti standarts, cik ir jābūt neatkarīgiem padomes locekļiem. Tas ir ceļš, ko Latvija tiešām var iet, atstājot opciju šām pārējām 2/3 vai pusē atbilstoši profesionālajiem kritērijiem, bet puse ir no privātā sektora, kas saprot pārvaldību, kas saprot biznesu un kas var tiešām objektīvāk šo darbu nodrošināt neitrālāku pozīciju, pieņemot padomes lēmumus. Paldies. Ja ir, Laura, vēl viena jautājuma laiks Edgaram, manuprāt, proti, Edgars viss atteica, viss ir slikti, un turklāt mums vēl Filips parasti atgādina to, ka uzticība valsts institūcijām, diemžēl, ir ļoti zema. Un atkal dzirdot to, kas ir iekšpusē, tad, protams, arī nav brīnums, kad viņi tāda ir. Bet tāpēc mēs savā augusta simpozijā aizrunājāmies tik tālu, ka būtu dažādos vārdos tas tik teikts, bet ka būtu vajadzīgs jauns sociālais kontrakts sabiedrībā. Ar to pieņemsim, saprotot, ka tie, kas maksā nodokļus, beidz izlikties, ka maksā godprātīgi nodokļus, un valsts beidz izlikties, ka sniedz kvalitatīvus pakalpojumus. Bet ka tam var būt vajadzīgs kaut kāds konvents vai kā. Mēs nezinām, bet Edgars ir šī konstitucionālās un tiesībās un tā. Vai jūs prāt ir iespējams tāds jauns sākums? Un, ja viņš vispār ir iespējams, tad kādas tam var būt tās varbūt formas juridiskās? Tipiskākā forma, kā tam ir tā saucās, sākās ar burtu, un viņi sauc par revolūciju. Jā, bet viens no variantiem, kā parasti sāk šādu jaunu startu, ir mēģināt rakstīt jaunu konstitūciju. Es nesaku, ka tas ir labi vispār, bet tas ir veids, kā vispār valsts mēģina restartēties. Bet gan procesā veidot jaunas idejas, un tad balstot visas pārējās procedūras. Jo mums konstitūcija var rakstīt uz vienu lietu, lai pēc mazās zoles principa
lai visi atmestos, bet neviens nepaņemtu. Tas ir tas, kā veidot satversmi. Un es teikšu atklāt, tā arī pēc būtības varas sistēma ir, lai visi viens otru atturētu. Nevis uzņemt atbildību un ar līderu pozīcijām iet uz priekšu. Tagad vienīgais formāts, kā to vislabāk izdarīt, ir jaunas diskusijas par jaunu konstitūciju, vai viņas beigās ir jauna konstitūcija vai kaut kas cits. Tas jau ir cits jautājums, bet tādas ideālākas formas nav, jo revolūcija laikam ir pretrunā ar krimināla likumu šajā gadījumā, jo neviena vara neatļauj sevi gāzt, tāpēc arī krimināla likums rakstīts, ka tikai sodām ir tikai valsts varas gāšanas mēģinājums. Gāšana jau pat sevi jau tad soda citus. Jā. Kā Ulmanis sodīja Paulu Kalniņu par to, ka viņš izšāva meža parkā ar to ieroci. Tā, ka tas ir labs piemērs, bet tas ir tāds. Bet es neredzu šobrīd, ka man pagaidām tāds pesimisms nedaudz, es nejūtu, ka vai tiešām vai sabiedrība ir tāds pieprasījums. Ir tāda varbūt virtuves pieprasījums, bet vai viņš ir tāds globāls pieprasījums īsti. Tas ir jautājums, ko varētu atbildēt arī Andris, Kaspars un tad noslēgums. Ja? Es atbildēšu. Es ceru, ka pietiks laika. Jā. Jā, es varbūt nebūtu tik radikāls, ka attiecībā uz satversmi, jo mums ir diezgan bēdīga pieredze bijusi. Jau mūsu pasaka, kad nāk jauna satversmes redakcijas, tad diezgan briesmīgi viņas lasīt ir. Man atkal ir kāda cerība. Faktiski mēs esam apmēram 25 gadus kā neatkarība valsts. Un man ir tāda iekšējā ticība, ka varētu nākt jauna paudze, kura varētu tik tiešām uz lietām sākt skatīties mazliet savādāk, un mēs pat varētu iztikt bez tik radikāliem griezieniem un pat dzīvot pie savas satversmes, kuras būvētu pēc šīs mazās zolas principa. Es domāju, lielā mērā mums bija pietiekami smaga bagāža, 50 gadu vēsturu, un līdz ar to, es domāju, arī pietiekams laiks, lai mēs izaudzētu ļoti labu stafetes pārņēmēju. Būsim realisti, pirmskara Latvijas stafeti mēs nepārņēmām 90. gadā, tad, kad mēs atguvām neatkarību. Tāda nopietna stafetes pārņemšana, tad, kad mēs izaudzējam tikpat domājošu, demokrātiskos principos, kāda bija tā valsts, kuru mēs pazaudējam. Un es domāju, šobrīd ir tas laiks, kura mēs tuvojamies. Paldies par optimismu, Kaspar. Jā, es vienkārši, mans komentārs būtu tāds, ka korporatīvās pārvaldības jomā visā Eiropā diskutē par to, vai nepieciešams tā saucamais hard law vai soft law. Latvija tagad traucās debesīs, mēģinot aprakstīt jebkuru smalkāko procesu, jebkuru soli, ko tur viena kapitāla sabiedrība spērs vai nespērs, un ir skaidrs, ka aprakstot detalizēt šo procesu, dzīve ievieš korekcijas, un tas vienkārši nestrādā. Un tad, kad sabiedrība būs nobriedusi un ka mēs būsim uzšāvušies gaisā, ka viss būs pilnīgi aprakstīts, tad būs tas sociālais līgums, ka mēs vienkārši samazinām normatīvu aktu skaitu, samazinām procedūras, kur ir šis soft law, kur bizness pats, ievēro kaut kāds godprātības principus, atklātības principus un tā tālāk. Bet šobrīd, man liekas, ir ļoti grūti šo sociālo līgumu, jo mēs esam šajā līknē augšā. Maksimāli nodefinējam, kā ierēdnim uzvesties, kā viņam darīt, kā viņam rakstīt. Un tā tālāk. Jūs ir pozitīvismā izteiktā. Šobrīd mēs tā arī neesam aizgājuši prom. Es turpinot to, ko man kolēģi jau sacīja, es gribu arī atbildēt daļēji uz to jautājumu par to, kas šobrīd notiek un vai tāda konstitūcijas rakstīšana jauna, kā Edgars to piedāvā, varētu risināt. Man jau kādu laiku bija padomāt tas apraksts par Ungāriju, kas bija pēdējā žurnāla Rīgas laiks Krievu redakcijā, kas ir tātad ceturkšņa izdevums, kur bija tāds diezgan drūms stāsts par to, kā Ungārija tiešām kļūst par totalitāru valsti. Jo mēs visi labi atceramies, ka prezidents šeit tika sveikts kā diktators. Ja? Visiem likās, ka tas tāds klaunāds joks. Patiesībā tam ir ļoti nopietnas iemesls, jo Ungārijā vara koncentrējās nevis parlamenta vai pat ne valdības rokā, bet valdošās politiskās partijas vai šīs partiju apvienības Fidešu rokās, kura faktiski ir pirmkārt, viņi sāka ar to, ka viņi paņēma nost vecākos tiesnešus, mākslīgi samazinot pensijas vecumu. Ja, tātad viņi sāka to tīrīšanu un sāka to varas koncentrēšanu tieši ar visbūtiskāko zaru, ar tiesu varas, zinām mērā pakļaušanu tā brīža valdībai, ja tā varētu sacīt. Un, starp citu, Ungārijā radītā konstitūcija bija tā, par kuru ne tikai Venēcijas komisija, tātad sirmie konstitūcija eksperti, bet faktiski visas pasaules teorētiķi teica, klausieties, to nedrīkst rakstīt konstitūcijā, tas ir prettiesiski, ja, bet šī konstitūcija tika pieņemta ar nepieciešamo kvalificēto vairākumu. Ja.
Un līdz ar to es gribētu sacīt tā, ka visticamāk tā nebūtu tāda akta rakstīšana, ja, bet tā būtu vajadzība pēc kāda akta, jo tas, ko arī Orbāns dara, tas jau nav viņa izgudrojums. Mēs to ļoti labi redzam austrumu kaimiņos. Ja. Tātad, ko ir izdarījis Puķins no 2000. gada sākuma, kā Krievija ir kļuvusi par paklausīgu un ļoti monolītu vienas varas vertikāls pārvaldītu valsti. Un tas ir tas, kas ļoti patīk šeit dažiem cilvēkiem Latvijā, jo viņi mēģina darīt to pašu arī šeit. Viņi mēģina, faktiski viņi modelējot, cik vienkārši pārņemt mēdījus, redzot, cik viegli ir paņemt un ietekmēt tiesu varu, kā attaisnojoties ar krīzi un ārējiem vai objektīvo grūtību apstākļiem, tu var apspiest pamatprincipus jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Tas notiek arī šobrīd Latvijā. Viens no iemesliem, un labā ziņa tā, ka mēs esam mazi, un mēs lielā mērā esam atkarīgi gan no negatīvām, bet arī no pozitīvām ietekmēm. Un Edmunda Krastiņa pieminētais konkurētspējas pētījums, kurš arī mani šokēja. Es uzrakstīju vienu komentāru, es ceru, ka viņš drīz būs publicēts vienā izdevumā par to, ka kur vēl dziļāk var iet Latvija, ja tā tad paļāvību uz tiesu varu un strīdu risināšanas efektivitāti. Mums ir 112. vieta, un mums priekšā ir ne tikai pat Krievija, bet mūsu bijusī kolonija Tobago. Ja? Viņi ir nieka 102. Ja? Nu, kur vēl var iet dziļāk? Un ja šobrīd Tieslietu ministrijas prioritāšu sarakstā nav šis jautājums par tiesu procesu efektivizāciju, par to, ka pirmā instancē 29,000 lietu uzkrājums, par to, ka kasācija ir jāgaida vairāk kā 2 gadus. Ja? Tas nav normāli vienā mazā, ļoti efektīvā valstī, kāda Latvija varētu būt. Tas ir prioritārs jautājums. Un acīmredzot, ja mēs paši to nevaram darīt, nu tad šie ārējie indeksi, OECD vai citas organizācijas var nākt un prasīt, draugi, kāpēc jums ir tik grūti tur, vai tiešām ir tik maz cilvēku palicis, vai jūs negribat dzīvot kārtīgā demokrātiskā valstī. Šobrīd, ja mēs sakam, nu, ziniet, mēs tā kā gribam, bet nesanāk, nu tad kaut kas ir jādara radikāli. Revolūcija tā, protams, nav, bet, protams, ka tā ir neapšaubām īstu prioritāšu uzstādīšana ministriju darbā un valdību darbā, nevis lietas, kuras ir spontānas vai ar kurām var sabiedrības uzmanības brīdi novērst. Teiksim, piemēram, cīņa ar pedofīliem. Ja? Visi zina, ka tas ir slikti, bet nevar uzlikt kā primāro jautājumu ģimenes vērtības cīņa ar pedofīliem un aizmirst par to, ka mēs gaidām tiesas lietu, kamēr tā stāsies spēkā 5 gadus. Ja? Tas ir nenormāli. Kolēģi? Jā, izklausās nedaudz patētisks noslēgums, bet mūsu diskusija aicina valdību pievērsties tām lietām, kuras tiešām ir fundamentāli nozīmīgas. Paldies! Es sapratu, ka tad ir tomēr jāmēģina mainīties pašiem ar konstitūcijas un likuma izmaiņām. Vien neko mēs nevaram panākt. Un līdz ar to mēs noslēdzam Ekonomistu apvienības Latvijas attīstības progresa diskusiju ciklu. Un ar to gribētu pateikties Laurim, Kasparam, Andrim un Edgaram par šo sekciju. Un, protams, ka tiem tūkstošiem skatītāju, paldies, ka mums sekojāt.